ka es reāli mirstu, es jūtu, ka es neizvilkšu, to būs viss dirsā, man izrāva no roku ārā, tā, es biju jau kritu. Šķiet, ka pasaule šobrīd skrien ātrāk nekā jebkāda pārmaiņas, izaicinājumi, nenoteiktība. Tā šķiet ir mūsu visu ikdiena. Man ir tā sajūta, vismaz vēsturiski bijusi sajūta, kad es esmu pie tā vainīgs. Bet fonā aug klusiņām cita problēma. Jā, es nervos. Ja es iedzeru tikai 2-3 kafijas, tad dirsā. Es ļoti nervos par šo. Pandēmija, ko sauc par mentālās veselības grūtībām, ar ko ikdienā saskarās vairāk kā miljards, taču aiz katra skaitļa ir cilvēks ar savu stāstu, slimību, traumu, trauksmu, izdegšanu, kas bieži vien sēž un domā, kas ar mani notiek. Sāc tur panikā krist, ka tāds, tur nav, tā ir, jā, sāpīgi tie vārdi. Tev saka, tu esi krāpnieks. Ko es esmu krāpnieks? Kāds krāpnieks? Šis podcasts ir vieta godīgām sarunām, jo daloties mēs saprotam ne tikai sevi, bet arī to, ka neesam vieni. 7 gadus filmēju tos video tādus. Man ienākumi no tā ir nekādi. Vienmēr ir mīnus. Katru mēģini tu 3 dažādus virzienus attīstīt, un dienas beigās tu nevienu neattīsti. Daudziem mums vajag novērtēt tagadni, sapņot par nākotni un aizmirst par pagātni. Podcasts, kas ar mani notiek, ir sācies ar ļoti lielu blīkšķi un ar vairākiem 10 000 skatījumu. Par ko es esmu pamanījis, ka abonējuši, subscribējuši esat jūs tikai neliela daļiņa no tā. Ja es varu kaut ko palūgt no jums, tad, ja jums patīk šis podcasts, ja jums patīk šīs uzfilmētās epizodes un temati, par kuriem mēs runājam, nospiediet to nelielo subscribe, un tas milzīgi palīdzēs gan mums, gan visai komandai, kas ar šo strādā. Tas ir tāds bezmaksas pateicības veids, kā jūs varat sekot un izbaudīt visu šo saturu, ko mēs priekš jums radām. Paldies! Čau, Nika! Čau, Artur! Es toreiz, kad biju pie tevis, domājis, nekad nebiju padomājis, ka mēs kādreiz šādā formātā tiksimies. Tagad es pie tevis? Jā, interesantā kārtā. Bet šis būs mazliet savādāks podcasts. Es atceros, ka es tev piezvanīju pirmo reizi, aicināju, vai man liekas, tev rakstīju WhatsAppā, tu saki, varbūt tās kopā Matīs varētu, tas tā, wow, mēs par biznesu nerunāsim. Tā kā, tu zini, par ko mēs šodien runāsim? Jā, es tāpēc pastījos cits arī. Mēs par mentālo veselību runāsim, bet mēs par mentālo veselību runāsim pavisam mazliet savādākā aspektā, jo iepriekš man ir bijuši tikai cilvēki, kuriem kaut kādas tur baigās problēmas, teiksim, dzīvē, ko viņi tikuši cauri, viņi tā kā, dalās ar to procesu. Es domāju, ka tev, objektīvi skatoties, katram mums kaut kādas savas cīņas battle, tev objektīvi dzīvē viss ir, teiksim, diezgan ok, vai ne? Kā to ņem? Ok, tad stāst, kas ar tevi notiek? Tā jau, jā, es esmu vesels, dzīvs, ģimene viss kārtībā, protams, man ir arī savi izaicinājumi, savas problēmas, kā piemēram nevienmēr tajā darbībā, ko es daru, iet tik veiksmīgi, iet arī slikti mēneši, un arī pagājušās mēnesis bija vēsturiski, man pēdējo 3 gadu laikā vissliktākais finansiāli. Apgrozījuma ziņā? Jā, arī apgrozījuma ziņā, peļņas ziņā, vienalga viss cits ziņā. Un tad tu uzreiz meties pētīt, saprast, kas tur pa iemesliem vai? Jā, tad es vienkārši, ko es daru, veltu tagad sestdienas, svētdienas arī darbam. Mēģinu darīt visu, kas ir jāizdara, lai var visiem samaksāt. Okay. Un nevar samaksāt citreiz. Man arī tagad valstī ir bišķi parāds arī atkal uzkrājies. Ja tev liela komanda, atceros, ka es pie tevs ofisā biju, es biju totally blown away, kā saka, tā wow, tā, ka tiešām izskatās ritīgi nopietni. Jā, to varbūt daudzi, to neredz. Tu tur internetā redzi, jā, mums ir vairāk cilvēku, mēs arī varbūt esam par daudz viņus pieņēmuši, jo mēs tā kā augam, viss notiek, un tad vairāk, un ja pēkšņi, viens process, tas pats pārdošana neiet tik labi uzreiz, tev izmaksas nemazinās, bet tev tā kā bišķiņ tur problēma radās. Es atceros, īstenībā interesanti, es klausījos vienu no tiem pēdējiem podkastiem, kur bija Jānis Ģīls, plastikas ķirurgs. Viņš toreiz superīgs podcasts, iesaku īstenībā noklausīties visiem. Man tādas tik labas emocijas bija klausoties to Jāņa stāstu par visu. Un es atceros, ka viņš baigi arī stāstīja to gadījumu, kad viņam bija muguras trūce, diska trūce mugurā, un viņš bija ārā uz kaut kādiem pāris mēnešiem. Viņam tās izmaksas mēnesī bija 29,000 lati, ja viņš pats nestrādā. Tāda laikam tā cena ir, ja tev ir liela komanda, ja tev ir lielas pastāvīgās izmaksas, tev visam tā kā jāiet ir par ratiņu. Ja tev nav, tad tu jūti. Un viens no maniem mērķiem ir, es arī gribu tādu biznesu, kurš varbūt nav tik ļoti atkarīgs no viena cilvēka. Okay. Angliski tas key man risk. Tas tā kā no tevis paša, tu domā? Jā, ka tu esi kaut kādā ziņā ļoti
no tevis ir atkarīgi daudz procesu. Piemēram, manā gadījumā šobrīd tas mārketings bija atkarīgs no manis. Kad es reklamējos, jo es izmantoju ļoti daudz savu seju. Jā, bet tev arī visu laiku sauc, tagad kompānija arī saucās NJ Media? Nē, Sharpify. Mēs nomainījām nosaukumu dēļ tā, ka mēs ne tikai pārdodam aģentūras pakalpojumu mārketingu, bet mēs pārdodam kursus, mēs pārdodam software, kas ir mūsu jaunais produkts, kas ir tāda CRM sistēma. Un tāpēc mēs vienkārši nomainījām nosaukumu. Un lai tas nav tikai ar mani, jo NJ Media... Jā, Niks Jansons, NJ Media, pareizi. Okay. Jo cik es saprotu, tās ikdienā tu tās cepures valkā diezgan daudz. Pirmkārtam šī kompānija, Sharpify, pareizi. Ar otram kārtam tev ir podcasts, 2 podcasts, patiesību sakot, vai ne? Latviski un angliski, jā. Nē, es biju domājis, ka viens ir tomēr tas Black Box, jūs tagad pārsaucāt. Un otrs ir arī jūs, vai tas ir varbūt atsevišķs projekts, tur tā pūķa alga, kas līdzīgs kā Dragon's Den. Tas ir tā kā, jā, tas ir iekšā Blackboxā, kas ir kopā ar Matīsu, Ansviesuli. Mums ir tāds tā kā rubrika vai tēma, kas ir pūķa alga. Kur reāli varbūt nav tik daudz skatījumu, bet es nezinu, katru nedēļu kāds man pasaka, ka tas bija tik labi, tik interesanti, jo es paņēmu arī to ideju. Vēl kaut kas, ko... Kā mums ir angļu valodā tas pats. Mums ir īstenībā, lai tie, kas varbūt iedot ieskatu, mēs liekam apmēram 4 video Latvijā. Šobrīd plānojam mazāk, jo mēs taisīsim viņus spēcīgākus, dokumentālākus, ar lielāku pievienoto vērtību. Kā piemēram, mēs tikko bijām tur uz Kārums sieriņu ražotni, tur uz kaut ko tā. Un mēs taisam reizi nedēļā ar ārzemju viesiem, kas mums notiek vai nu online, vai arī viņi brauc pie mums fiziski uz ofisu ciemos, vai arī pat mēs braucam pie viņiem. Un tas mums tāds tiešām ar Matīsu tāda liela lieta ir, kas mūsu pat mērķis nav tur nekādu naudu pelnīt. Mūsu mērķis ir nosēt izdevums, kuru mums vēl nesanāk to izdarīt, bet tas ir mūsu mērķis. Okay. Mēs arī nesen interesanti iepazināmies ar Lietuvas lielāko podcastu, un mēs salīdzinājām, cik viņiem ir skatījumi, cik mums, un kā viņi to dara. Un tur īstenībā ļoti daudz nianses, ko mēs forši aizguvām no viņiem, kā mūsējā darīt. Jā. Un, protams, Lietuvā ir daudz vairāk cilvēku. Lietuvā ir 2 reizes vairāk ekonomika, lielāka 2 reizes, man liekas, pat, un cilvēki arī vairāk, un tur tāda biznesa ir vairāk aktīvs. Viņi arī nacionālistiski vienotāka tauta ir, jo viņiem ir, ja nemaldos, 85% lietuvieši ir. Jā? Wow, jā. Daudz. Mums nav tik daudz. Nē, mēs esam 50 mazliet. Jā, sadalīt daudz vairāk. Mums ir vairāk. Un kas ir starp citu līdz ar to interesanti, es atceros no kaut kādiem lieliem Baltijas pasākumiem, vienmēr tas atbalsts, ko lietuvieši savai, varētu teikt, tur pārstāvjiem kaut kādā konkursā dod vienmēr. Viņi tas Lietuvā. Viņi māk fanot tā par visu, tā kā mēs par savu hokeju fanojam. Viņi tā par visu atbalsta viens otru. Bet, labi, par Lietuvu tas ir cits stāsts. Vēl, cik es saprotu, tev ir tāpēc vairāk hobiju. Tu enduro, vēl tu brauc ar enduro? Jā, reiz mēnesi, bet jāgriež no mums, jo, kā tu saprati, Tad vēl tu golfu to agrāk tur spēlēji. Vai to vēl spēlēji vai arī nost? Nē, šogad nereiz neesmu spēlējis golfu. Tad vēl tev ir ģimene. Ģimene, protams. Ģimene, tev sieva, bērns. Un sieva un viens bērns, Džēma, meitiņa. 2 gadi tulī būs. Tas arī tās interesants. Un crossfits sākdienās. Man ļoti viņš patīk. Viņš tik interesants sporta veids, kur tev ir principā jāmāk viss, jāspēj viss. Un tu sacenties ar cilvēkiem, kas arī tāpat. Un man viņš ļoti uzrunāja. Tur principā kurš var būt labs, ja viņš tur pieliek lielu efortu. Un tur es piedalos arī sacensībās. Un, piemēram, sāk pirms 9 mēnešiem, jau man ir 2 trešās vietas un 1 ceturtā vieta. Tev sportisti tu arī tur skrēja agrāk, tur kaut kāds pusmaratons. Bet ne jau profesionāli līmenī. Nē, hobija līmenī. Arī es pieļauju, ka tajā crossfitā tas ir tā kā amatieru līmenī. Ne jau profesionāli. Bet mums tur labi iet. Klausās, interesanti lieta bija tas, ka es pagājušajā biju pie tevis. Es pavēroju, man likās, es vēlreiz saku, es neesmu psihologs, no psihiatrs, bet es redzēju tev, kā saka, UDS pazīmes. Zini, kas UDS? UDHS? Es nezinu, angliski kā tas saucās. ADHD. Okay, tas zinu, kas ir. Un es vienkārši redzēju šīs pazīmes, un man tā doma bija tāda parunāt par tevi par šo tēmu, un mēs varam uztaisīt arī tādu maziņu tādu testiņu un paskatīties, vai pavisam neoficiāli, vai mēs varam, tāpēc, ka es zinu, ka man ģimenē, mana mamma ir neoficiāli, bet mēs tikai esam nosprieduši, ka viņi atbilst visiem tiem kritērijiem. Brālim 100% viņš arī atzīst, bet tā ļoti interesanta lieta. Kas tas ir? Tas UDS uzmanības deficīts, jeb hiperaktivitātes sindroms. Citreiz viņš ir tikai kā uzmanības deficīta sindroms. Uzmanības deficīta sindroms nav, ka tev pietrūkst uzmanība. Tas nav tas. Tas ir tad, kad tu reizēm nespēj noturēt uzmanību tur, kur nepieciešams. Okay. Bija par tādu dzirdējis. Protams. Tu kaut kā vairāk kaut ko papētījis, sapratis par to, ja tas tā
Padziļināt, bet es zinu, kas tas ir. Es dzirdēju to. Viņš saucās, ka tas esot tomēr psihiatrisks traucējums. Viņi raksturo parasti 3 kritēriji. Pirmais ir, ka ir paaugstināta aktivitāte. Ja cilvēki ļoti aktīvi visu kaut kur iesaistās, visu kaut ko dara, ir arī tāda neuzmanība, teiksim, pret kaut kādām rutīniskām vispārējām lietām, un ir impulsivitāte, ka cilvēks var impulsīvi kaut ko rīkoties. Un tie cēloņi īsti nav zināmi, bet viņi ļoti bieži saka, esot ģenētiski. Tas nozīmē, ka pa vecāku līniju parasti kaut kur nāk. Parasti, ja vecākiem esot ar 50% iespēja, ka bērnam arī var būt. Ir tā, ka parasti tas tiek diagnosticēts tieši bērniem un zēniem. Man liekas, tur ir par 15 reizes biežāk nekā meitenēm. Bet neskatoties uz to, neskatītos uz tiem izplatītiem pieņēmumiem, viņš skar visos vecumos. Un abos dzimumos. Tā kā nav tā, ka tas ir. Un vēl interesanti, ka UDHS, jeb uzmanības deficīta hiperaktivitātes sindroms, nav saistīts ar intelektu. Tas nozīmē, ka var būt ļoti inteliģents cilvēks ar ļoti labu, augstu intelektuālo kapacitāti, un ar visu to viņam ir šis UDHS. Vienīgais ir tas, ka šajā gadījumā viņš bieži vien ar to savu intelektu var nomaskēt tos simptomus. Jo, kāds varētu to saukt par kaut kādiem trūkumiem. Vidēji tas skar ap 10% bērnu, 4-5% pieaugušo mūsdienās. Un, kā es teicu, 3 reizes biežāk, pieaugušo vecumā 3 reizes biežāk tiek atklāts vīriešiem nekā sievietēm. Arī interesants, teiksim, kāpēc. Un varbūt tās tāpēc, ka vīriešu uzvedība kā tāda reizēm ir tā kā traucējošāka. Nezinu, kā varētu teikt, tie uzvedības stereotipi ir nedaudz savādāki. Un pasaulē UDHS šobrīd tiek uzskatīta par vienu no plašākajiem un vispētītākajiem psihiatrijas virzieniem, nozarēm. Latvijā mums ir šobrīd tāds, tas īsti nekur. Mums ir trauksmes, mums tur depresijas, tur bipolārie traucējumi, tur arī sāk runāt visādas citas problēmas, bet UDHS mums nedaudz nostumts maliņā. Līdz ar to es domāju, šis būs viens no tādiem pirmiem podkāstiem vispār Latvijā, kur mēs par tādu tēmu sāksim pacelāt. Tas baigi interesanti. Kādi pieaugušiem tev simptomi? Es jau tur ieminēju, tur lielākoties tāds pierakstīts arī, lai vienkārši, ka ir uzmanība nepievērš detaļām, nemierīgas rokas vai kājas vai grozīšanās krēslā. Tu te baigi tagad mierīgi sēdi, ka es sāku tagad domāt, vai es aizšās greizi. Grūti saglabāt uzmanību situācijās, kurās ilgi jāsēž. Izjūt diskomfortu sekot instrukcijām, nespēja pabeigt darbu. Grūti veikt uzdevumus klusumā, problēmas rada pasākumu uzdevumu organizēšana, sajūta nepieciešama būt kustībā, pārmērīgi daudz runā. Paralēli ar citas lietas, kas nav nepieciešams konkrētam uzdevumam. Aizmirst ikdienas darbus, uzdevums, pienākumus. Un, teiksim, ko vēl es esmu pamanījis, mainās hobiji ļoti bieži. Un tad, kad tev ir tas viens hobijs, tad tu esi all in tajā hobijā. Tad uzreiz nākamais. Es zinu, ka vienkārši manam brālim tā ir. Mēs pat reizēm par to pašu uzjautrinamies savā starpā, ka viņam tās ēras ir tā kā. Tad viņam tur bija kaut kāda windsurfinga ēra vai pareizi sakot, kitesurfinga. Tad viņš viss tur tajā iekšā. Tad viņam bija zirgu jāšanas tā ēra. Tad viņam bija ar motokrosu nodarbojās ēra. Tad viņam bija MTB, tad bija triatlons, makšķerēšanas ēra. Viņam tur, un baigi interesanti tas, ka līdz ar tām maiņām mainās arī tās draugi visi, ja tie kontakti. Jūs saprotat, katrā jomā ir kaut kas. Un tas ir baigi interesanti. Tur kāzu laikā es atceros, ka viņš precējās 2010. gadā. Viņam bija motokrosa ēra, un viņam pat uz kāzām bija tā laika motokrosa treneris. Jā. Es atceros, ka vēl stipri pirms tam viņam bija ar to kiteboardu nodarbojos. Mēs braucām uz Tenerifi kaut kādā tur ekskursijā, nevis ekskursijā, bet tikai ceļojumā. Un tad viņš toreiz gribēja to kiteboardingu treneri ņemt līdzi. Un tad, kad bija boks, tad viņš ar ārnu ritinieku tusējās, un tas bija labākais draugs. Tad, kad bija MTB, tad mūsu draugi Ivo Irbi, tur tas bija nešķirami draugi, ja, tur dienā kopā visu kaut kur. Tagad makšķerēšanā, viņam atkal makšķerēšanas tā kā komūna. Kaut kas tev, tu vēlas kaut kādas nelielas paralēlas. Es gribēju vēl piebilst, ir arī cilvēkam ir dzīves partneri ēras, laika maina, varbūt tas arī piedarās pie tās grupiņas. Dzīves partneri interesantā kārtā, nē. Tas nav interesantā kārtā, es tā kā neatceros, ka tas būtu baigi mainījies, bet, tā kā tā. Ka nevar noturēt vienu partneri. Jā, bet, protams, es nezinu, vai tas ir kaut kas saistīts ar to, ar tiem simptomiem vai tām lietām, bet man ir bijusi tendence kaut ko pamainīt, man ir bijusi tendence saprast, kas man patīk, un tas, kas man patīk, pamainās. Man ļoti patika golfs, un tas, ko tu teici, ka es tur all in un daru to visu, jā, tā bija. Tad ir moči. Moči man, protams, vēl joprojām patīk, bet es vienkārši sāku izvērtēt, kur man ir laiks tam visam, jo tas viss prasa ļoti daudz laika.
Un arī man ir kaut kādi savi mērķi saistīti ar ģimeni, saistīti ar uzņēmumu, ko es gribu kā, izpildīt un darīt. Un tad, kā, jāizvērtē. Bet, nu, jā. Man jau nav bijuši daudz tādi, varbūt 3 lietas tādas. Golfs, crossfits, moči. Skriešana pirms tam, filmēšana. Nu, es jau to daru 9 gadus. Nu, es atceros, tur citu, gan es nezinu, protams, cik agri es tev noķēru, bet tu Facebookā izmeties jau ļoti sen. Es atceros. Jā, 9 gadus. Un man, diemžēl, ir tāda viena nianse, ka es visu atceros. Man ir ļoti interesanta atmiņa. Pieņemsim, es atceros konkrētus kadrus, kur tu staigā, tu sev filmē ar kameru, un tu stāsti tajā video, redz, kā tev dzīvē viss mainās, ka tagad tu vari staigāt un tu vari sev filmēt, un agrāk tev bija problēmas uzrunāt meitenes, un tam līdzīgi tu tādas video liki. Pats atceries par tiem viļņiem? Jā, atceros. Okay. Kāpēc, lai es to atcerētos? Tas nav normāli. Ne, normāli. Tad tev vēl bija, tu tajā Speak Easy taisīji seminārus un filmēji, un tev tajā laikā nenormāls elks, acīm redzot, bija Tonijs Robins. Vēl joprojām ir. Bet toreiz tu biji nenormāls, jo tu viņu vienkārši, tā kā mēģināja nokopēt kā uz kopapīra. Vienkārši ar Toniju Robinsam viena no tādām featurām, ka viņš parasti uz lielos semināros saka, tur viņš uzrunā masu kopumā. Viņš saka, ja jūs tam piekrītat, say I! Jā, saka es. Jā. Es pēc tam skatījos, tu biji arī kaut kādā vienā tajā Speak Easy seminārā. Tur, jums ir, sakiet es tur es, tā arī es domāju tā. Un tagad šajos ATA centra pasākumos mēs sakām, tagad viss saka šārp, vajag savādāk kaut ko, nevaru teikt to par. Jā, es nezinu. Tas man ļoti labi. Jā, man ļoti iegājies tas ir, jā. Tā kā, kaut kādi tev tie cikli ir bijuši. Jā, protams. Es jau vispār, mans pirmais tāds, kaut kāds Rīgā lieta, ko es darīju, es jau vispār tirgoju ledus puldzītes. Tad es tirgoju no zīmējumu uztaisīju sev figūriņu bērnam. Tad es gribēju pārdot bebru cimdus, ko man tēta bebriem viens cits džeks Lietuvā ražoja, un es gribēju tirgot. Ne kaut kāds jau pārdevu, ja? Okay. Tad man bija medību trofeju dēlīši, lietu trofejas. Un tad no sākuma īstenībā pirmā lieta, ko es pusgadu darīju, ko varbūt daudz dara, tu īsti neko nesaproti dzīvē, bet tu esi coach. Tas man bija tāds etaps. Tad arī bija tas Speak Easy, tad arī bija tas, un tad es ļoti ātri kaut kā to vairs nedarīju. Es sapratu, ka es gribu kaut ko tā kā, būvēt kaut kādu pakalpojumu, kas kaut ko risina, kaut ko dara, un tad es nonācu pie tā, ka jāpalīdz uzņēmumiem ar mārketingu, ar klientu piesaist, ar līdu piesaist, un tad es tajā virzienā iegāju. Un tagad viss tas, ko es daru, ir saistīts īstenībā vienmēr ar galveno mērķi, kas ir palīdzēt pakalpojumu sniedzējiem dabūt vairāk darījumus. Vai tas ir, un tas ar laiku kļūs, es gribu pāriet ļoti uz software risinājumu, kur tas ir vienmēr garantēts risinājums, vienmēr strādā, visu forši aiziet. Līdz tas ir tā kā caur maksas reklāmām pārsvarā, vai ne? Gan. Mēs saviem klientiem rādām, kā to darīt ar saturu, kā to darīt ar augstiem zvaniem un kā to darīt arī ar citu cilvēku autoriem. Piemēram, tas, kur es tagad esmu atnācis, mana interese arī, protams, ir kaut kādā veidā sevi reklamēt, parādīt. Un šeit es izmantoju tevi, tavu auditoriju, lai kaut kādā veidā sevi parādītu. Un tas ir trešais veids, kā iegūt klients, un ceturtais ir maksas reklāmas. Bet tas var būt daudz kur. Piemēram, es laižu Google ads, YouTube ads, Meta ads. Tur TikTok arī mēģinās. TikToks man, diemžēl, ļoti slikta kvalitāte kontaktiem. Kāpēc? Tāpēc, kad es zinu salīdzinājumu ar Metu, ka es ieguldu tik eiro, cik kontakti, TikTokā vairāk, bet atkal konversija mums bija daudz zemāka. Tad sanāk, ka tie rezultāti ir it kā apjoms ir, bet nekvalitatīvāki. Jā, vismaz manā pieredzē. Un runājot ar vēl maniem klientiem, kas to ir darījuši tajās platformās, ir līdzīga pieredze. Bet ir dažiem, kuriem ļoti labi strādā. Un ļoti labi strādā e-komercija produkts līdz 50 eiro afigiena. Maz tie spontāni pirkumi. Jā, tur ļoti labi strādā. Tur tā kā es dzirdēju tikai. Mums tāda nav, mums ir lētākie produkti ir sākās no 150 kaut kas tāds. Redz, iespējams, tur TikTokā arī tev nebūs tik labi reklamēt. Mums TikTokā, zini, kas strādā tīri, TikTokā strādā tas, ka mēs vienkārši dzenam cilvēku trafiku uz Latvijas mājaslapu. Latvijas mājaslapā ir iespēja aizpildīt testu, kur lai piemeklētu atbilstošāko produktu. Un tur cilvēki atstāja savus kontaktus. Okay. Un tad mēs vienkārši pārdevējs viņam uzvanu. Citreiz es pats arī pat uzvanu. Tur teikšu tā, 50% no tiem, kas atstāja kontaktus, parasti nedēļas laikā konvertējas pa pirkumu. Jautājums tev, vai tu tiešām zini, ka tie ir no TikTok?
Nē, bet es pamanu, ka līdz ko mēs uzliekam maksas reklāmas TikTokā, ir uzreiz paaugstināta aktivitāte tādā veidā. Es ieteiktu, tur ir vismaz ļoti vienkārši veids, kā to izsakot, lai tu varētu redzēt to, jo es to ieteiktu, kāpēc to saku. Ir piemesls. Mums ir Blackbox shows, un mums ir kādi, samalot, man liekas, 6 līdz 15 konti. TikTokā, Instagramā, Facebookā, kas ir Blackbox klips, Blackbox sniks, Blackbox matīs. Dažādi konti, kur nāk skatījumi, lai tu saprotu, no 100 līdz 500 tūkstošiem mēnesī organiski. Tas ir daudz. Visur mēs liekam linku, un jēga no tā iespējams nekāda. Mēs dzenam apakaļ uz YouTube, right? Jo mēs pašā YouTube'ā pēc tam apskatāmies, cik mums ir trafiks no external. Tur ir 1%, 2, 3, un tas vispār nekas. Tas ir maz. Tāds konteksts, jo mēs arī domājam, mēs skatāmies, kāpēc mēs to darām. Mēs tagad nedarīsim vairāk, tik daudz. Vienkārši redzēsim, vai tas par kaut kādu jēgu rada. Jā, bet jāsaprot arī tas, ka tu piedāvā pakalpojumu, kas ir faktiski relevants. Ir runa par Blackbox. Ir tīri organiski. Mēs dzenam no TikToka, lai nāk uz mūsu YouTube. Lai nāk skatīties. Ko es neko nepārdod. Vienkārši nāc uzzini. Skaties mūsu podcastu. Bet arī tev podkāsts ir ļoti specifisks. Tas ir biznesa podkāsts. Un ne visiem tas interesē. Tomēr tas jābūt cilvēkiem, kuriem kaut kāda uzņēmēja darbība, tur vēl kaut kas tam līdzīgs. Bet īstenībā tāls ceļš, es atceros, kā tur sev tā filmēšana, tad arī uz skolām brauc runāt. Tas bija tie periodi, kas bija coach. Tas ir tie 6 mēnešu periodi. Ko darīt, ko stāstīties skolās? Ko es stāstīju? Es stāstīju idejas, kas tev noderēs dzīvē, kaut ko tādu, kaut kādu motivāciju. Tur vidusskolniekiem tikai pārsvarā? Jā, vidusskola un arī dažreiz pamatskola. Jā, man tas stāsts bija tāds, ka man pašam bērnībā bija tas, ka es līdz 21 gadam neko negribēju dzīvē, man viss bija pofīgi. Tad es kaut kā tur sāku lasīt grāmatas. Līdz 21 gadam? Diezgan ilgi. Studēji kaut kur? Es biju Latvijas universitātē bakalaurā. Tur studēju. Un tad es aizbraucu pie Arta Daugina uz mājām. Viņam tur tāda zaļa grāmata. Kas tā būs zaļa grāmata? Tas paņēma. Ken Robinsons ne tikai prātu. Sāk lasīt tos nifigos. Un es izlasīju to grāmatu uzreiz. Es biju šokā. Un es iepriekš biju tikai šķirstījis Atlantā. Angļu valodā? Nē, viņi bija latviešu valodā. Jā, es izlasīju. Es oh my God. Es tikko Džeks tur 30 gadus veltījis kaut ko par izglītības sistēmu. Es nifigā 6 stundās dabūju iekšā informāciju. To, ko viņš tur iedeva. Man bija revolūcija. Un pēc tam es tāds, vajag mērķis. Es lasīju grāmatas par Tony Robbins, lasīju pa mērķiem. Vajag sastādīt mērķus. Tad es sastādīju mērķi, un tad bija interesantā lieta, kad es sastādu šos te mērķus, un tad man bija tāda tendence, tā kā tu teici, daudz runāt. Un es gāju pie vecākiem parunāt par saviem mērķiem. Un tad man bija tāda sāpīga. Tas ir tas 6. Šis Džeks ir tas, kas uztaisīja Linlapiņas, ja kas, zini, ne? Šis bija tas pats sākums, kas bija tas ar coaching. Man tur bija vēl Mārtiņš Bondars, vēl pāris viesi tajā Speak Easy, ka mēs tur kaut ko tikāmies un runājām. Interesants posms. Tāds sākuma posms, zini, tev daudz tādas, tu neko īsti nesaproti, bet tu kaut ko dari, tu pat īsti neko nepelni, bet tu vienkārši kaut ko dari, es priecīgs. Kur motivācija? Tur tā, man jau vēl joprojām tā motivācija ir būt liederīgam. Būt liederīgam sabiedrībā. Tāpēc es daru tos šovus. Lai atkal konteksts. 9 gadus. Nē, 7 gadus filmēju tos video tādus. Un man ienākumi no tā ir nekādi. Vienmēr ir mīnus. Katru mēnesi. Katru laiku. Bet tāpēc es saku, tas jau savā ziņā tāds hobijs beigās tev izvēršās. Jā. Varbūt tas tev patīk tomēr kaut kādā veidā tā atpazīstamība, uzmanība, kas ar gadiem auga. Jā, es noteikti neesmu pret to. Es domāju, ka tur noteikti esi uzlabojis arī savus runas spējas, jo, ja mēs paskatītos kā no tiem veciem video. Jā. Es esmu gājis, lai tu saproti, es esmu gājis pie visiem šiem te Kārlis Apkalns, tur Viesturs runas skola, tur tas... Kādiem bija vārds, tāds Oskars, Priede, visur. Es esmu gājis, pircis, maksājis, mācījies privāti. Var redzēt, starp citu efektu, ja kāds grib šī brīdī var patīt apmēram 15 sekundes uz atpakaļ, un var pastīties, kā tev tikko nomainījās runas stils. Tu tikko runāji dabiski, un kad tu runā dabiski, tu runā šausmīgi ātri un tā blrrr, un tev vienā brīdī, kad sāk stāstīt, es gāju pie tiem, tev nomainījās, un tu sāki tā secīgāk runāt. To es ritīgi pamanīju, ka tu vienā brīdī sāc secīgāk, izteiksmīgāk runāt, ka tur ir, tad man ir skaidrs, ka tu esi gājis pie runas kaut kā. Jāiet vienkārši, tas ir tā kā... Tā kā tu runāji kā pats.
Tas ir vienkārši ļoti vērtīgi. Es vienkārši visu, ko es gribu mācīties ātrāk. Un es pirms mēģināju crossfit, ko es daru? Es treneri, vai es varētu nākt pie teiem privāti pamācīties vēl kaut ko. Tur es gribu iemācīties to ātrāk. Labi, tas ir precīzi arī tas pats, ko mans brālis dara. Tāpēc es vēlreiz vēl kaut kādas paralēlas ar to, kā jūs strādājat un uztverat. Viņam arī katru reizi, kad ir jauns hobijs, viņš nekad nemēģinās. Es kaut ko mazliet te pats pamēģināšu. Ir treneris, viedokļu līderi. Es uzreiz vēlos to kārtīgi apgūt. Jā? Okay. Kāpēc ne? Tas jau, man liekas, tieši better. Lielākā daļa cilvēku vienkārši viņiem nav, viņi negrib ar tādu vērienu. Viņi grib, es te nedaudz kaut ko bišķiņu pamēģināšu. Tev tā uzreiz ar lielo karotu gribās strept. Ja tu atskaties skolas gadiem, tu esi vairāk skolas gados tāds domātājs, runātājs, vai tāds, kas mācās un uzsūc, vai tāds darītājs vairāk? Neviens. Okay. Jā, skolā. Es nezinu, grūti pateikt. Es neesmu, protams, tur muļķīts un tā, bet skola vienkārši planēja, kaut ko darīja, spēlēja datorspēles. Neizcēlēs ar absolūti neko. Nē, man vidējās atzīmes bija kaut 6, man liekas. Okay. Ļoti nepadevās latviešu valoda, ļoti nepadevās literatūra, padevās matemātika. Okay. Sportā arī nekas īpašs. Vienmēr pa vidu kaut kur. Nothing special. Jā, nekas specials. Un nekas man neinteresē. Vai saprot, man no vidusskola beidzu, man aizsūtīja uz Liepāju vidusskolā, tāpēc, kad hokeju sāk spēlēt, tas bija tēta sapnis, ka es spēlēju hokeju. Viņš man tur pušoja, lika, darīja. Protams, man arī patika, bija interesanti, kā gāja tur spēlēt hokeju, Liepāju pabeidz, un tad, ko darīt? Es esmu bēs. I don't know. Moši iešu pa inženieri. Man pirmai, moši būšu pa inženieri. Kaut ko darīšu. Fiziku tur nesanāca vispār, ko nesapratu. Bet māma tur pieteica man tajā skolā, un beigās paņēmām skolu, kur, protams, es budžetā netiku, jo man nebija atzīmes. Un paņēmu to skolu, kur varēja 2. gadā tikt budžetā. Okay. Un tad es mammai apsolīju, ka es mācīšos, dabūju 8,6 vai kaut kas tāds vidēju atzīmi augstskolā, un tad es tiku budžetā. Un pēc tam planēju, jo tur citi izstājās, un tad tas budžets bija daudz, tad tāpat varēja tikt, palikt. Bet pagaidi, vidusskolā Liepājā? Jā. Kāpēc vidusskolā Liepājā? Dēļ hokeja. Jo es esmu no kalniem. Jo tu esi tieši tādu, tu esi no kalniem, no Nīgrandes pagasta kalni, tuvu Lietuvas robežai. Un es tev vienreiz minēju, es nezinu, vai tu atceries, es tur esmu dzīvojis 3 vai 4 savus dzīves gadus. Loses bija, tā upe tur blakus, jā. Bet tu paliki viesnīcā? Kur tu paliki? Nē. Es tur dzīvoju, mani ģimene pareizāk sakot, dzīvoju tur visticamāk no 89. līdz 92. gadam. No 89. līdz 92. gadam. Tu biji maziņš tad pareizi? Apparently. Es vēl nebiju dzimis. Tu nebija dzimis, jā, līdz ar to noteikti mēs neķeram, bet es gāju bērnu dārzā Griezīte. Tur apakšā. Jā. Un man ir atmiņas, jo tad, kad mēs pārvācāmies, man bija 6 gadi, vasarā tieši, man bija tikko palikuši 6 gadi, mēs pārvācāmies un pēc tam, tā sakot, uz Talsiem, un tad septembrī, tad es 1. klasē jau gāju Talsos ar 6 gadiem. Bet bērndārs es esmu Griezītē gājis. Mēs savējām, mēs tam viena kraja. Es tev gribu parādīt pāris tādas bildes, un tev jāpasaka, kas tā pa vietu ir. Atceries? Protams, ka tas ir Kalnu kultūras nams. Kalnu kultūras nams. Kalnu kultūras nams. Es tur gāju tautsdejās, pamatskolē man tu mamma piespieda. Es atceros reāli to ēku. Starp citu, tā ir viena no 80. gadu tādiem arhitektūras, es neteikšu šedevriem, bet tādiem tā kā kaut kas īpašs, jo priekš tāda lauku ciemata 2700 kvadrātmetru ēka ar, ja nemaldos, vairāk kā 100 dažādām telpām. Tas bija kaut kas unikāls. Turpēc, es atceros, kino mums brauc. Redz, es mazliet to mazu astīti padzīvoju tur, kas sanāk vēl tieši tā kā padomu laika krišana, kad to sauc par kolhozu jaunais komunārs. Tie kalni, tā kā paralēli arī figurēja kā vietas, bet to pašu kolhozu sauc jaunais komunārs. Un tas bija, tā kā, cik es saprotu, paraugu, kolhoz, sovhoz, es jaucošu šajā terminoloģijā, tā kā droši var piedot man, ja kāds līdz galam kaut ko nepareizi pasaka, bet tur bija tā, ka tas bija paraugu sovhoz, ko nozīmē, ka ved, teiksim, tur no Maskavas cilvēks uz Rādu, kā tā kā gribētu, lai dzīvotu. Un tad, teiksim, es atceros tur tā Kalnu vidusskola, kur kāda bija sporta zāle. Tur bija skolniekiem skrituļdēļi, tur pieejami. Es pat nezinu, kas lai trenētos skrituļdēļiem, bet tur visādi tās baigās features bija. Nākamā vieta. Jā, lielais veikals. Viņš sauc lielais veikals. Viņš ir lielais veikals. Es zinu, lielā veikalā man mamma strādāja pa vadītāju tos gadus. Jā? Jā, tā kā viņi strādāja lielajā veikalā un tur ienāca
Banānu. Mēs rēķinām 90. gada sākumā, 80. gada beigās mājās banānus ēdām. Tas bija nereāli krūti. Nevarēja cilvēki dabūt banānus tajā laikā. Banāni tas bija kaut kas wow. Un tad tur kaut kāds pievedums un arī kaut kāds interesants spēļmans un tam līdzīgs. Kaut kā tam jaunajam komunāram bija kaut kādi tur gali, ka viņi varēja dabūt kaut kādas īpašas lietas. Un mums bija paveicies, mamma strādāja tur pa veikalu vadītāju un viss. Nākamais. Kalnu vidusskola. Yes. Tur tu gāji? Jā, es gāju līdz 9. klasē. 9. klasu pabeidzu. Okay. Kādas atmiņas? Nu, viņi ir, zin kā, man tas, ko tu teici, tā arī ir. Tā vietiņa, tik maziņa vietiņa, bet tādā nostūrī pie Lietuvas robežas. Nu, šitās lietas, ko tur tajā jaunajā komunārā uzbūvēja, nu, mega īsmā. Tu pats arī skola. Nu, viņi mega, es zinu, mega liela. Jā, mega. Laukos ar pavisam. Un šautu tur apakšā. Jā. Šautu. Es arī šautu. Nu, tur mega. Un viņi vēl savienota mūzikas skola un viss tas. Jā, nu, žēl, ka piemēram, žēl, ka tādās skolās tagad visu griež nost, apvieno klases, un no kalnu klasēm daži brauc Nīgrandi, jo tur ir, Nīgrandi kalnu, divas dažādas ciematiņi. Bet tad tur tā ēka pustukša stāv? Jā. Kad tu pēdējais biji kalnos? Es biju nesen, man liekas, mēnesis. Okay. Jā, nu, es reiz mēnesī, ticamāk, aizbraucu, varbūt mazāk. Tev tur rādi vēl ir? Nē, man tur dzīvo mamma, tētis. Tev dzīvo tur? Jā. Es saku, ka ar baigo nostalģiju. Nē. Es pēdējo reizi tur biju, es nemalošu tā, gadus atpakaļ, visticamāk pie 20, ne mazāk, 18 gadus atpakaļ. Tad mums jābrauc, mēs brauksim. Davai, brauksim sarunā. Jo mums ir viesunāms arī. Okay. Kur tev būs palikt? Losē varēsim Losis, man liekas, bija Losī, varēsim pamakšēt. Jo man no bērnības atmiņas, un jāsaprot tas, ka tur vispār tas laiks bija pavisam savādāks. Katru gadu brauc armēņi likt asfaltu. Man kā tāda atmiņa ir. Katru gadu, kāpēc katru gadu, lai jaunu asfaltu likt, bet, acīm redzot, bija jānotērē kaut kāda nauda. Es atceros vēl te faktu, armēņi brauc pie mums mājās, mēs dzīvojam Silu ielā 4 vai kaut kas tam līdzīgs. Un tur tāds liels laukums, droši vien tagad viņš mazs izskatās, bet man no atmiņām viņš ir liels. Un tur bija tā, ka tie armēņi, mēs viņiem nesam tur sulu 3 litru burkā padzērties. Un es atceros, kā 5-gadīgs bērns, mierīgi mēs kā 5-gadīgi bērni varējām staigāt pa to ciematu. Tur pilnīgi droši. Tu aizies uz mazo veikaliņu tur lejā, kur bija parasts, kas tur bija piens, olas, gaļa, laikam, es nezinu, vai gaļa bija uz lielo veikalu pie mammas, tur arbūzi reizēm, pat veidā arī arbūzi. Crazy vienkārši liekas kā. Zini, kas fascinē? Es vienmēr esmu uzskatījis, man tāds uzskats, kad cilvēki runā par savu bērnību, tā kā tu tagad mini, kad es pieļauju, bija 6 gadi tev. Man liekas, ka tās atmiņas ir nevis reālas atmiņas, bet tas ir vairāk safabricēti fakti, esot šodien tagad. Jo, piemēram, Tie arbūzi bija, es atceros to case, ka mēs mēs izklienčījām vienu arbūzi pie piegādes, tad mēs aizgājām mājās uz to Silu ielu, un man bija viens stāv zemāk kaimiņš dzīvoja tāds Kristaps ar Mārtiņu. Kristaps bija gadu vecāks, Mārtiņš bija gadu jaunāks. Un tad mēs nevarējām to arbūzi atgriezt, un mēs viņu tā kā domājam, kā lai viņi dabū vaļā, kā lai tiek pie tā. Un tad mēs viņu vienkārši virtuvē metām pret grīdu, un viņš tur izšķīda. Un tad mēs mēģinām salveģot, jeb savākt, ko vien var, un pāries tās mīzes izmetām pa logā ārā. Kaut kā cita kaimiņi piefiksēja, un tad sūta bija diezgan liela. Tad jūs dabūjāt iekšā noteikti. Bet bija. Nē, tās iespējams, ka bija. Es atceros vēl tas stadions lejā, tas ar gumijas klājumu, pirtis tur pie tās pie upes. Es nezinu, cik tas vēl pēc tam saglabājās. Es pieļauju, ka tieši tanī laikā, kad mēs tur padzīvojam tos kaut kādus gadus 4, varētu būt man no 2 līdz 6 gadu vecumam, ka tur bija tas tāds diezgan zied laiks, ka tur viss notiek. Jā, bet tagad tur ir katru gadu mazāk iedzīvotāji. Cik tur dzīvo šobrīd cilvēki? 600 cilvēki. 500-600 cilvēki. Jā. Es domāju, ka tur bija vairāk. Un arī interesanti ir tas, ka vienkārši tajā laikā, kad Padomju Savienība sabruka, es zinu, ka mani vecāki un visi viņa draugi faktiski visi pārvācās. Tajā laikā skolas direktors bija Zigorts Jeromanovs. Mums ģimenes draugs labs pazīstams. Viņš arī vēlāk bija Krājbankas prezidents savā laikā. Viņi pārvācās uz Rīgu, es atceros, uz Jūrmalu, ne uz Rīgu un pēc tam uz Jūrmalu. Tad galvenais ārsts ambulancē bija Aija Lauriņa, viņi pārvācās uz Brocēniem. Mana mamma strādāja veikalā, tēvs bija sporta un darbmācības skolotājs skolā, Kalnu vidusskolā. Mēs pārvācāmies uz Talsiem. Tur pamuka ļoti daudz, kur vēl pazīstam cilvēki. Tā kā, jā, interesanti. Cilvēki dodās prom no laukiem, laukos, Tur varbūt arī darba iespējas, citreiz arī pazūd. Tur bija runa par darba iespējām vienkārši. Un otrs bija tas, ka sabrukot Padomju Savienībai, tev varēja piederēt nekustamais īpašums,
Un tu varēji pats izvēlēties, kur tu gribi dzīvot. Jo agrāk viņš tev ierādīja dzīvokli. Tev pasaka, visu, tu pabeidz augstskolu, tagad mēs tev norīkojam, tu strādās tur un mēs tev valsts iedod tev dzīvokli. It īpaši, ja tu strādā kaut kādā vērienīgākā, teiksim, amatā. Tā. Man jau jautājums tev tāds. Mēs runājam par to sākuma posmu, kā tu sāki sev filmēt un stāstīji, kā tu tagad nekaunējies no kameras līdz mūsdienām, ka tev ir vairāki podkāsti, tu pats esi vairākos podkāstos, intervijās īstenībā iegooglēji, kaut kādā YouTube ielika Niks Jansons. Tu esi bijis, man liekas, visos podkāstos, visos vērā ņemamos podkāstos. Ja? Kā, teiksim, ko teiktu tavi draugi? Kā tu esi mainījies šo pēdējo 7 gadu laikā? Buļin. Nu redz, man, piemēram, nav draugi no turienes. Man ir viens kontakts palicis no... Ja tu ņem pamatskolu, bendārs, ne jau no vidusskola. Jā, vispār nav. Vienīgais cilvēks, ar ko es kontaktējos, ir Kristaps tāds Ošērvits no Liepājas. Viens cilvēks, kas ir man vidusskolā. Nu, bet tev nav neviens draugs, ar kuru tu esi pēdējos 7 gadus, teiksim, kaut kā pavadījis kopā? Nu, nevis kopā, bet bijis kontaktā. 7 gadus. Es nerunāju 20. Tas ir daudz, tu tai baigo termiņu. 7 nav daudz. Noteikti, tu 7 gadu termiņā, vai es kādreiz saticis kādu. Pirms 5 ir Covid. Jā, 5 gadi. Kādu es esmu saticis? Nē, tavi esošie draugi, te parās kaut kā Rīgā. Bet viņi ir man jauni? Pēdējo, jā. Okay, interesanti. Jā, man nav tādi... Nav tādi, ar kuriem tu turpini kontaktēt? Es saku vienīgais no vidusskolas Kristaps. Nu labi, 5 gadu laikā. Es saku vienīgais Kristaps. To, ko es zinu, kas ir tāds draugs, kur man tur sanāk. Jā. Man liekas, kad daudz, ja tie connection pazūd, tev pašam mainās intereses. Es nezinu, nav jau tā bijis, kad es varbūt kādus tur mēģināju noturēt, vai arī kāds mani tur ir prasījis kaut ko. Klausies, mēs arvien tuvāk un tuvāk tomēr ejam, ka man varbūt tās ir taisnība. Uztaisam vienu testu. Es tev nosaukšu 6 lietas, vienkārši 6 tādus tā kā faktus, un tu man pasaki jā vai nē, vai tev tas rezonē, vai tev ir vai nav. Numur 1 spēja hiperfokusēties. Spēja hiperfokusēties, un tā, ka ja tev kaut kas interesē, tu vienkārši vari iet iekšā tādā flow state'ā, un, kā angliski saka, un vienkārši kaut kādreiz stundām darīt, ja tas ir kaut kas tāds, kas tev ir tavs. Noteikti. Tajā pašā laikā nespēja noturēt uzmanību uz pavisam vienkāršām, ir īpaši repetitīvām rutīnas lietām. Grūti tā... Lai tu saprot, es esmu cilvēks, kalendārs ir kalendārs. Okay. Un it's gonna happen. Okay. Un, ja tas nenotiks, es ziņošu precīzi, nenogulēšu. Lai tu saprot, es tā kā sev ļoti reti pirmām kādām kavēju, un man par 7,5 gadu pieredzi filmēšanā. Vienreiz bija tāda, mums bija sarunāts dektā būt. Es Matīs Viesis, 9:00. Un es dodu vārds, nezinu kā, bet man izlādījās telefons par nakti, un man nebija modinātājs. Tā bija pirmā reize, kad es kaut ko tādu kaut ko aizmirsu, tur pazudu. Tā vispār tas bija kosmos. Bet es biju tur. Okay. Problēma kontrolēt savas emocijas. Tagad izstāstīšu kādas emocijas. Zini kā, kad cilvēks tērē ļoti daudz mentālo enerģiju, lai noturētu uzmanību uz kaut kādām lietām, lai fokusētos tā, kā darīt. Nu, reizēm nepietiek degviela, lai tā kā beigās tolerētu kaut kā frustrāciju, nogurumu, un tad tev nav tā, ka Nu, ir tā. Uz vakaru. Mēs tējam tagad runāt 7 stundas no vietas. Vai arī kā man, piemēram, cits dienas ir 5 līdz 7 podkāsti, viens pēc otra. Jā, mēs to arī parādām Instagramā. Nu, tad ir tāpat mēs varam apsies. Es cenšos būt vienmēr šarp. Nenozīmē, ka es neesmu noguris. Jā. Bet es to neizrādīšu. Es centīšos būt. Bet arī jau tu vari kontrolēt tās emocijas. Es varu, bet man, protams, ir emocijas. Varbūt es cenšos nekad varbūt tā neizrādīt. Tur publiski. Tā ir definīcija kontrolē, ka tu centies neizrādīt. Jā. Protams. Labi, nākamais. Impulsīvu pirkumu un pārtērēšanās. Jā. Kad nopērts kaut kādas lietas, teiksim, Rolex pulksteni pa 16 pakām, pēc tam tā, damn. Vai to tu nenožēlo? Nē, bet tas ir bijis tāds impulsīvs, lai cilvēki, man liekas, tas stāsts bija tāds, es rakstu sievai, čau, es aiziešu uz veikalu, mans draugs grib pirkt pulksteni. Es pastīšos, un tad es atnāku mājās pulksteni. Ko viņa teica? Viņa teica, davai nākušo pirkumu man. Bet tad iznāca bija tā, ka es nevis nākušo pirkumu nopirku viņai, bet es nopirku sev moci. Tā bija jākal, un tā bija dirsā. Nē, bet viņai teica, tas mocīts tev. jā, tas ir tev, lai tu varētu atpūsties no manis. Jā, vienīgi tas ir enduro, Husqvarna kaut kāds, ar kuru smieklīgā kārtā es aizvedu viņus kalniem, teicu uzkāp virsū, un es kādreiz mocīju tur tā un šitā.
uzspieda, uzrāva, nokrita uz muguras un mēnesis nevarēja paiet. Tad viss mocīšu braukšana beidzās ar to. Vai... Laika aklums, bet to tu tikko jau atbildēji. Problēmas laika menedžmenta aizmirst sīkums. Vienmēr pēdējais, kas iekāp mašīnā, pēdējais, kas atnāk uz tikšanos, lai kāds censtos. Okay, tā absolūti nav problēma. Nē. Nu, kā mums šodien gāja? Nu, tu biji pirms manis. Nē, tu nāci manī. Bet manai aizstāvībai es biju 12:00, kā mēs bijām runājuši. Tu vienkārši biji pirms laika. Ja? Nav tā, ka es kavēju. Es vienkārši zinu, ka ir tāds teiciens no redzena pavēlnieka, kā Gandalfs teica. A wizard is never late. A wizard arrives precisely when he's needed to. Tās filmas amazing, vai ne? Tieši tā. Tā augsta funkcionēšana, bet viļņveida. Ko tas nozīmē? No ārpuses izskatās, ka esi smagi strādājošs, tur iesaistīts tik daudz dažādās lietās, veiksmīgs, vienmēr mega aizņemts, bet tā aizņemtība un darba holisms ir tā kā izkaisīts pa entajām interesēm un nodarbēm. Jā. Es domāju, ka noteikti man personīgi, kā cilvēkam, vajadzētu būt fokusētākam. Jā, man arī tāds varbūt... Un tev ir tā, ka enerģija nāk tādos viļņos, ka, teiksim, ir tāds divu veidu dienas. Ir tās dienas, ka tu apmēram 10 stundu darbu izdari pusotrā stundā, un tādās dienas, ka liekas, ka tā arī neko nepadarīja jēdzīgu. Nu, vai man ir tādas dienas? Jā. Es domāju, ka visiem ir tādas dienas. Labs jautājums. Es nezinu, vai visiem ir tādas. Nu, tev ir tādas dienas. Tu gribi teikt, ka nav? Nu, bet man ir arī... UDS. Tāpēc es parakstos zem katra no šiem viņiem tā, ka 100% vienkārši. Jā, tu taču nevari pateikt, ka ir cilvēks, kam tā nav. Tu taču nevari pateikt, ir cilvēki, kas vienmēr darba dienā performē, vienmēr vienādi. Ne jau vienmēr, bet ir tikai divu veidu dienas. Vai nu viena diena, ka tu nenormāli produktīvs, vai viena diena, ka ir galīgi nekas pa vidam. Tas tā ļoti interesanti nodefinēt, ka nav pa vidam. Nu jā. Nezinu, mēdz būt pa vidam arī. Okay. Paškritisks. Kritizē sev par neizdarītiem sīkumiem, baidies, ka liks apkārtiem vilties, un pats svarīgākais brīnies, kāpēc apkārtējo dzīve izskatās tādu vieglu un bez piepūles, un tev uz laiku struggles. Grūti pateikt. Okay. Es teicu, esmu sapratis, mums nāk daudzi cilvēki pie mums tikties. Un es redzu, kad nav tā, ka visiem viss ir ļoti labi un ir grūti, un arī citiem ir ļoti grūti. Absolūti. Pilnīgi visiem katram savas problēmas. Jo es te gribu parādīt vienkārši video, no kurienes man sākās. Es joprojām nevaru ciets riekstēs, bet es te gribu parādīt vienu video. Viņš būs 1 minūte garš. Skatītāji arī redzēs? Jā, protams. Protams. Video ir par tavu interviju ar Tomas Kralovu. Skaties. Katram podkāstam ir nepieciešams atbalstītājs, un podkāstu, kas ar mani notiek, atbalsta kompānija iRefy Recovery, kas ir sporta atjaunošanās un limfodrenāžas ierīču ražotāji no 2018. gada. Latviešu kompānija, kurā neslēpšu arī es esmu līdzīpašnieks. iRefy Recovery ierīces ir ļoti labas pret jebkādām limfas atteces problēmām, pret tūsku, nogurušām kājām, arī kā sporta atjaunošanās. Noderēs gan sievietēm, kam interesē, teiksim, cīņa ar celulītu, vīriešiem, kam interesēs profilaks kardiovaskulārām slimībām, jauniešiem kā sporta atjaunošanās. Un šogad, 2025. gadā, www.irify.lv mājaslapā ar promo kodu podcasts jūs varat iegūt papildus 15% atlaidi. Viņš, man liekas, stāstīšu par kripto retrodropiem. Ļoti specifiska lieta, kā var nopelnīt, viņš saka, pat tur 10-kārtīgi savu investīciju apakšā. Atceries šo te niansi? Es atceros tikšanos, tieši šo situāciju es, protams, neatceros. Okay. Tātad viņš stāsta ļoti svarīgi, ļoti interesantu case, kur ir par kripto retrodropiem, kur var 10-kāršot savu naudu. Klausies, kas notiks tālāk. Vot, vidējā. Un, ko mēs izdarījām? Mēs sapratām, ka tas ir ļoti krūti, un tas reāli darbojas, un projekti izdod ārā miljonus un simtiem miljoniem dolāru. Tur bija projekti, kuri izdeva ārā vairāk pa miljardu. Par projektiem, kas tur miljardos. Reāli, gandrīz vai pa brīvu. Okay. Tā ir tāda interesanta jauna mehānika. Es varu tur izstāstīt dziļāk, bet tur ir... Izskatās kā kaut kāda piramīda. Tas nav kaut kāds burbulis. Nē, nav. Tur ir loģika tam. Viņi ir ļoti dziļi, es varu izstāstīt, bet viņi ir tur. Mēs skaitījām tos visus ciparus. Un sanāk tā, ka, bet tas ir... Tu redzēji Eirovīzijas, sacīt? Eirovīzija? Nē. Tur vienkārši Kur aizpeldēt tev Londonī brīdī? Kad tev čels stāst par miljardiem, kā var pelnīt, un tu viņam prasa, vai tu redzēji Eirovīziju.
Es biju domājis, kur vēl izteiktāks tas uzmanības deficīts, ka tev ir grūti noturēt to domu. Kas tur notikās? Tu atceries to momentu? Es atceros to momentu. Nu? Kas tur bija? I wanna know. Labi, es tev arī izstāstīju, kāpēc. Jā. Piemēram, es personīgi šim visam neticu. Jā. Man liekas, tas ir pilnīgs skami, apčakarēšana. Kādas tur? Es atceros, tur arī baigi labi teici, ka ar kripto nav prāta darbs, censties nopelnīt. Es tur kaut ko ielikšu, kaut ko tagad baigi ņemšu ārā. Ja tu sacenties ar džekiem, kas tikai to dara, kas tikai seko līdz šīm tirgus manipulācijām. Tur ļoti jābūt lucky. Un tur vēl jāpaveicas. Un es to 100% piekrītu. Vai ir cilvēks, kas nopelnījuši, tā kā viņš tur stāsta kaut kādas mega naudas? Jā. Vai ir cilvēki, kas ir padirstuši visu savu? Daudz vairāk. Absolūti, daudz vairāk. Ja tu nopelni, kāds zaudē. Ja tu uztaisi, piemēram, savu produktu, tu viņu pārdod, tu iegūsi naudu, klients iegūst produktu. Ir pievienotā vērtība. Tiešām. Un šitam visam nav pievienotā vērtība. Var cilvēki tur kļūt bagāti, kā tur stāsta cilvēks arī, kas to naudu dara. Kāds arī var kļūt bagāts. Jā. Bagāts varbūt ne, bet var teiksim tā, laimēt naudu. Jā, un arī vēl viena lieta, zināmā, es nezinu, vai cilvēki varbūt to tā neaizdomājas. Ja man kaut kas neinteresē, man par to nerunā. Nav gan. Viņš tur retro dropi. Sapratu. Varbūt arī tā ir bijis citreiz. Es esmu dzirdējis tādus komentārus vēl no citiem, kad man tur baigi pārmet. Bet man liekas, Es jau nepārmetu, by the way. Es vienkārši gribēju vienu piemēru izvilkt. Bet tas ir labs piemērs. Tas dabūja, man liekas, tādu čotku piemēru. Tur bija daudz, jo tā Eirovīzija bija reāli. Es atceros, viņu vienu dienu pirms tam redzēju, un viņš bija šokā, ka viņš tur uzvarēja. Dievņās, tur vispār man bija tāds. Tad labi, tad man atbildīs. Tas bija visaugstāk. Un vislabākais bija tas, ka viņš pēc tā tavu jautājumu vienkārši pilnībā apjuka. Un tu tur sāc stāstīt, ka tur kas tev tur pa ko balsoja un vēl. Un viņš tā noklausās visu to tā, viņš tā, nē, man tas neinteresē. Redz, viņam tas neinteresē. Tad es saprotu vienkārši, ka viņš stāstīja par to tēmu, tu tā īsti līdz galam tu tā neinteresējies un vienkārši tev tā nebrīdī, vai mainam kaut ko topiku, tā kā mainam ceļu. Tu galā tu vādi sarunu, jo viņš ir kā viesis pie tevis atnācis. Bet teorija. Es arī saprotu, lai tu arī saproti, es zinu, kāpēc viņš par to runā. Kāpēc viņš tur runā? Tajā brīdī, kad viņš par to runā, viņam ir tas projekts, tas ir viņa projekts. Jā, viņš runā, lai dabūtu, es esmu ok, es nesaku neko sliktu, jā, bet tas ir tāds, runāju pat kaut ko random. Vairāk interesanti, es arī, man tie viesi šovi, ka nāk, es cenšos arvien vairāk netaisīt tādu kā promo par viņiem. Jā. Es nezinu, tas tā kā, es gribu iemācīties vairāk būt tā kā Joe Rogan, kur mēs runājam, da vienalga ko. Mēs runājam, mēs tusējam kopā. Grūti to ir izdarīt, jo tie cilvēki to neuztver tā. Grūti, bet tur atnāc tas Jānis Ģīlis. Viņš saprot, viņš var runāt. Mums nav jābūt viņam bija pa visu, jā. Mums nav jābūt tēmai. Mums nav, es nāku pie tevīm ar mērķi sevi tā kā promotēt. Tad ir nice, ir sāruna. Mēs tur varam, piecelties, tur nopirsties. Mēs varam darīt lietas. Un ir interesantāk, un ir dabiskāk. Jā. Ja, piemēram, Joe Rogan atnāca Charlie Sheens. Jā, Charlie Sheens, jā. Un vienkārši viņš tāds, mums nav vairs par ko runāt. Nekas, tu padomāsi par ko runāt. Tad sāk runāt. Joe Rogans īstenībā ir to ļoti interesants, ka viņš vispār negatavojās podkāstiem. Tu tiešām to zini? Kas tad? Tas ir fakts, vai tu tā domā? Tas ir fakts, ka viņš negatavojās tiem podkāstiem. Lielākoties ir atsevišķi, kur viņš gatavojās, un pārsvarā viņš negatavojās. Tādā pašā laikā ļoti labs pretstats ir kaut vai Steve's Bartlets no Diary of CEO, kur vienkārši ir perfekts sagatavošanās apakšā. Jā, bet tur arī viņiem ir mega, man liekas, teams. Joe Roganam es nedomāju, ka tur tāds teams. Nē. Jo Steve's jau arī, vispār zinu, viņš jau pārdod cilvēkiem iespēju taisīt tādus podkastus kā viņam, tikai ar saviem brandiem. Tas ir viņa bizness. Viņa bizness ir, viņš monetizē no sponsoriem un viss tā, bet viņa īstais bizness ir tā vieta, kur viņš taisa. Ir 20 vēl podkasti, kas tieši tā pašā vietā taisa, tikai nomaina green screenus, fontus, krāsas. Viņam tur daudz brendi, top podkasti var paskatīties. Jo es zinu, ka viņiem nenormāli atstrādāts, pieņems ir pat tās lietas, ko mēs parasti aizkulisēs neredzam. Es zinu, ka Jimmy's Kimmels pie viņa bija, un Jimmy's Kimmels pēc tam savā šovā parādīja,
kas bija noticis aizkulisēs. Ja mēs viņiem, teiksim, tā kā, mēs tagad, teiksim, runājam, ja mēs šeit būtu ne tikai Roberts un Artūrs, bet te būtu vēl cilvēki, ja, un tas, teiksim, viens no cilvēkiem būtu fotogrāfs, kas mūs tagad fočētu. Un viņš ne tikai fočētu, vēl viens cilvēks būtu, kas pierakstītu kaut kādas mūsu sarunas, kaut kādas svarīgākos citātus. Un tad, kad mūsu saruna jau tuvējās beigām, viņi aiziet, viņi izdrukā bildes, sarakstītu ar roku top citātus, un tev tu ejot prom, mēs atsveicamies, un tev tāds atmiņa albums tiek teiksim, par šo te tikšanos reizi tiek uztaisīts. Cilvēki līdzīgi, kas? Nopietni? Bet mini-versija. Mini-versija. Bet, teiksim, tas tāds arī prikals. Tur ir nereāls, tu nesaproti. Un arī tur tā matemātika un vispār biznesa ir, man liekas, pilnīgi savādāks. Ja mums, man liekas, es tādā īstenībā meklēju aktīvi sev sponsorus, mūsu šovam. Lai palīdzētu, kam interesē. Mums arī ir viens sponsors, mums ir tāda Freedom24 kompānija, kas ir tā kā investīcija platforma. Tāds mums ir sponsors, mēs vēl meklējam. Tā nav slikta doma, tāpēc, ka uzreiz tev tik tiešām tev kaut kādā veidā tu monetizē to saturu. Mēs gribam nosīt izdevumus. Mums ir mērķis turpināt darīt to, ko mēs darām, kas ir iedvesmots ar stāstiem un piemēriem citus latviešu uzņēmējus. Tas ir mūsu mērķis. Un mēs to noteikti darīsim vēl nākušos 5 gadus stabili. Tagad jau podcasts beigas trendīgi lieta. Nenormāli daudz. Ja godīgi ir tas, tā kā man ideja vispār par podcastu radās aptuveni pirms gadiem 7, bet es reāli sapratu, ka man nav kapacitāte to visu darīt. Un faktiski, tikai pateicoties, ka ir komandas, kas to visu nodrošina, ka tas no manis prasa tur viesu uzaicināšanu, nelielu sagatavošanos un pašu šo sarunu, un ka pēc tam ir komanda, kas to visu sagatavo, nopublicē visu, tikai tāpēc tas iespējams. Un es skatījos, Latvijā šobrīd ir vairāk kā 500 podcastu. Vairāk kā 500. Statistika konkrēta man nav, bet vienkārši ir, teiksim, veidi, kā tu meklē pa konkrētām nišām, un tu skaiti podkāstus, un tu mēģini taisīt aptuvenes aplēses, bet aptuveni vairāk kā 500. Jāsaprot, ir tas, ka es runāju par 500 podkāstiem, es runāju jebkuru podkāstu. Ir podkāsts, kas ir bez video, kas tikai audio. Ir podkāsti, ļoti daudz podkāstu nesasniedz 200 skatījumus par epizodu. Ja? Ir podkāsti, es teikšu tā, ka tie podkāsti, viņi dalās tādās grupās. Viens ir, teiksim, variants, ka 2 čaļi vai 2 dāmas paņem noliek telefonu, piespraužamos mikrofonus, un vienkārši kaut ko runā par neko dīvānā. Tiem parasti ir 90 skatījumi no sērijas Draugi un Radi, un kāds netīšām uzklikšņoja un pasties 30 sekundes, nevarēja atrast pogu, kur iziet ārā. Tad nākamais jau ir kaut kāds, kur ir nolikts telefons, un kaut kādi jau tur AliExpress mikrofoni, jau tur nedaudz līmenīts augstāks. Tad nākamais jau ir, ka ir jau tiek jau ar vēl kaut jau labāku ekipējumu, jau tas filmēts. Tad jau rodās, kad jau gaismas ir. Tad jau rodās jau profesionāls visu. Sāna gaismas. Tad jau, demo, vēl tas sakos, lai visu. Un, teiksim, tā, ja mēs noejam beigās līdz tādiem kvalitatīviem, tur mēs varam kaut kāds 50 ielikt apmēram iekšā. Tur būs visu, pirmkārt, mediju, jo katram medijam, tur vai tas ir katra radio, vēl kaut kas, katram viņiem vēl pa savam podkāstam. Plus vēl ir tad attiecīgi tur biznesa tavs podkāsts, ir tāpat tās ir Valteram Vestmanim, tur Elīnai Dīdriksonai. Un tu vari viņus saskaitīt. Tur, es zinu, ka gadiem ilgi ļoti skatīts podkāsts Laurai Denlerai, cilvēki jauda un tam līdzīgi. Un tā ir kaut kādi tie daži, bet viņi ir tie kaut kādi 50, bet no viņiem saka vēl tādas zemākas kvalitātes 100, viņi nenormāli daudz. Un ļoti liela daļa no viņiem ir, kas nesasniedz, teiksim, vairāk par 10 epizodēm. Un vienkārši cilvēks tur skatās, man tur skatās 180 klikšķi apmēram, kādi jēga tur apmēram iespringt. Jā, redz, tā ir atšķirība. Redz, manā pieredzē man tā bija, un man nebija svarīgi tas. Pašā sākumā man tik tu teici, tik arī bija. Tu izaugi pakāpeniski. Ir jau dažādi veidi, ko darīt. Lauris no Fitness kanāla, kas arī ierindojas pie man par kvalitatīviem podkāstiem, teiksim, production ziņā noteikti. Un arī ļoti interesanti viesi pa laikam ir. Viņam jau arī, tu atceries, kā viņam sākās? Jā, es biju viens no otrais viesis. Es biju pirmais, tu biji otrais viesis viņam. Tā tas bija. Jā. Sākās ar to tā, ka viņš vienkārši pagrabā uzlika savu iPhone. Pagrabā tev bija, jā? Okay. Nē, viņš sāka pagrabā. Okay. Pieklipsēja mikrofonu rodus vienkārši un sāka vienkārši sev filmēt un runāt. Un tad viņam tur rakstīja kaut kādu, ka viss jauka un forši, bet uzaicina kādu viesi. Un es viņam pats uzprasījos kā pirmais viesis, jo viņam tie video saņēma kaut kāds vidēji 400-500 skatījumus. Un es saku, uztaisīsim, lai tev vismaz 1000 skatījumu ir. Un mēs dabūjām kaut kāds 5000 skatījumus.
Un tad tev viņš kā otru uzaicināja, un tu arī dabūji kaut kāds 5000 skatījumus, kas bija nereāli, ja viņam iepriekš tur 405 un pēkšņi 10 reizes vairāk ar viesiem. Un tad pēc kāda laika viņš piesaistīja attiecīgi jau profesionālu komandu, piesaistīja Robertu un tam līdzīgi, un tad viņam tas tā kā pakāpeniski ir izaudzis. Tas ir viens no variantiem. Tad ir cilvēki, ko mēs skatāmies šogad, kas šogad ir visādi jauni podkāsti. Tur konkrēti nevienu vārdā nesaukšu, bet es varu pasaukt šo podkāstu vārdā, kas savukārt jau no nulles ar pirmo epizodu jau dara. Tā kā let's do it, kā saka, daram konkrēti, aicinam konkrētus viesus, taisam visu kvalitatīvi, apakšlai konkrēti reklāma ir un tam līdzīgi. Ir jau dažādi veidi, kā to darīt, bet jā, Latvijā. Mēs arī redzējām, man Marija sūtīja kaut kādu jaunu podcastu, kur arī uzreiz jau forši kaut kādu sponsoru viņiem bija baigi izbrīnījies, ka tā uztaisījuši uzreiz sponsoriem. Tad, principā, viņi jau pirms sāk taisīt to podcastu, dabūja naudu, un tad to dara. Jo, piemēram, Džilindžera šovs arī, viņi to dara pelnoši pat. Viņiem tas nav tāds bezpeļņas organizācija. Viņiem ir tiešām apakšā sponsori, viss tas. Un, protams, mēs arī iespējams varētu iegūt sponsorus, ja mēs gribētu plašāku sponsoru tipu. Kā piemēram, kas sponsorē šādus noteikti ir azartspēļas. Tās ir ne tikai labi azartspēļas. Tur vienkārši, es domāju, tie ir ļoti atvērti uz tādām lietām. Jo viņiem maz platformas, uz kuriem, bet tas atkal jautājums no kaut kāda ētikas un tāda viedokļa, ko gribētu. Jā, es domāju, ja tu aktīvi sākt meklēt, to atrast. Mēs meklējam ar aktīvu. Okay. Jā, mēs meklējam ar aktīvu. Mēs rakstam, sūtam, runājam. Mums ir dažas kompānijas, kur pārunās kaut kādas. Jo bija tā, ka mani paši uzrunāja no Lietuvas aģentūra. Mums būs pēc 2 sezonām sākās papildus. Es tagad negribu teikt, par cik viss vēl nav nekas nav parakstīts, bet ir sponsors konkrēti veikalu ķēdi, kas aģentūra no Lietuvas. Uzņēmums, kas visā Baltijā. Veikalu ķēdi vienkārši, kas viņi grib, interesanti. Fine, bet paši uzmeklēja, pat aktīvi nemeklējot, jo mums jau ir sponsors, tīri teorētiski. Tavs uzņēmums? Jā, līdzīgi, 100% jau tas nav. Tā, dodamies nedaudz tālāk. Es jau gribu parādīt vēl vienu īstenībā video, interesanti, kas šoreiz tu tur nebūsi. Eirovīzijas jautājumu mēs sapratām. Īstenībā tu man atbildēji uz jautājumu. Es vienmēr biju domājis, kas tev prātā darījās tajā brīdī, bet tev tas likās, tu atbildēji, ka tev tas likās, ka tas īsti nav tā kā varbūt tās, tas kaut kāds burbulis, un tev vienkārši gribējās nomainīt tematu. Tas ir fine, viss kārtībā. Jo tu tāds baigi defensīvs palika, protams, tā. Šitā te apsēdies pēc tā viņa. Tā nekāda lavuška nebija. Man patiesi interesē, kas tev tajā prātā domājas. Un tagad, rezumē būs pēc tam. Es tev parādīšu vienu video. Tu iespējams zini šādu te raidījumu. Viņš seriāli, viņš saucās, es pat latviski nezinu, viņš Latvijā bija, bet viņš bija Malcolm in the Middle saucās. Un YouTube ir tās mazs klipiņš, kurā var ierakstīt vienkārši ADHD, Malcolm in the Middle, un te parādīts būs 44 sekundžu video, kurā ir situācija, ka vīrietis atnāk mājās, un viņš ienāk pa durvīm iekšā, un viņam nestrādā gaismas slēdzes. Neslēdzās gaismas iekšā. Viņš kas pa vainu? Spuldze izdegusi. Un tālāk tu parādīsies soli pa solim, ka katra lieta eskalēsies uz nākamo. Un viņš, teiksim, paņems tur, meklēt spuldzi, atver vaļā, tur nevis izliet, bet atvilkni čīkst. Tā atvilkni jāieļo. Tad viņš meklē to VD40, ko ieļot, tas beidzies. Jābrauc uz veikalu pakaļ un tā tam līdzīgi skaties līdz galam. Tā. Viņš nāk mājās. Tas ir slavenais Breaking Bad aktieris. Čīkst. Ja tāda ir, man. Nē, ieeļot šā. Beidzies. Jābrauc uz veikalu pakaļ. Mašīna nelaic. Bet tā ir šā diena, man liekas. Tagad viņam sieva brauc. Ja man sieva pajautāja, klausies, mums jānomaina spuldzīša. Ko izstāst, ko es daru? Viņš remontē mašīnu. Tā ir arī viena no klasiskajām tām UDHS, jeb UDS lietām, ka cilvēki ļoti bieži uzsāk vienu darbu, un viņi darot to darbu, pamana kaut ko citu un aizplūst vienkārši citā darbā. Un to darot to darbu, atkal ierauga kaut ko citu un atkal aizplūst. Un to sākot no darba tā nevarēja. Tev ir kādreiz tā?
jā. Bet nē, jā. Tā kā es nevaru teikt, ka nē. Nē. Es nebiju atkal domājis, vai tas kādreiz mūžā netīšām negadījās, bet vai tu tādu tā kā šablonu, tādu patērnu esi pamanījis, ka tu ļoti bieži darot vienu darbu, pārstāj viņu darīt, sāc nākamo, pamet to, tāpēc, ka tu ieraugi kaut kas cits pārķer tavu uzmanību. Nu, es teiktu, ka jā. Jā, es teiktu. Tas man tik grūti padarīt šo visu. Es biju gatavs tev pateikt, ka nē, laikam es esmu kļūdījies tā nūdēs, bet tagad es nezinu. Tas ir tāds, es zinu, kā es tev, manā ikdienā daudz kas notiek. Piemēram, šodien. Ja došu to piemēru. Okay. Man ir 3 pārdošanas cilvēki. Visiem kalendāri pilni. Okay. Pēkšņi viens nav. Domāts, telefonu nav. Man ir jāmaina tas, ko es daru, iespējams, un jātiekās ar klientiem, kuri grib. Tas ir savādāk, bet jā, ok. Bet pieņemsim, tas bija vienkārši ārējais apstākļus, ka kaut kas pamainījās, un tev loģiski tev ir jāadaptējas. Tad nebūs jau tā kā robots, ok, tagad es pasēdēšu, padarīšu kaut kā efektīvu, bet es biju domājis vairāk tā, kā tajā video. Tādā stilā. Tik žosts man, piemēram, nenotiek ikdienā, bet noteikti ir kāda diena, kad ir līdzīgi tā bijis. Zini, kas man ir problēma? Man pašam personīgi, kas ir. Es knipinu nagus. Un es cīnos to ilgi. Un tagad paliek ar vien labāk. Tā kā neapzināti, jā? Jā, es nervos. Ja es iedzeru 2-3 kafijas, tad dirsā. Tad es ļoti nervos palikšu. Mums tev ir kafijas tolerants slikti. Man ir ļoti maza tolerants. Es ļoti jūtu efektu. Tu zināji, ka var uztaisīt DNS testu, kur tev parāda tavu kofeīnu metabolismu? Man būtu noteikti ļoti viņš sāk. Man ir zems. Maksimāli, cik vien zems var būt. Pagad, zems nozīmē, ka tev ir tolerants vai nav? Zems nozīmē, ka tev slikti metabolizējas, slikti pārstrādājās, un tev tas kofeīns ļoti ilgi turās ķermenī. Un tas nozīmē, tas nozīmē, ja tu, teiksim, dienas laikā izdari vēl vairākas kafijas, tev tā pirmā liekas virsū otrai, otrā liekas trešajai, un ka tev vienkārši tev ķermenis netiek galā. Man ir tas izticamāk, jo es nereāli jūtīgs esmu. Man ieštarī uzreiz. Asinsspiediens kāds? Tas tā labs. Es tikko taisīju tajā Olimpiskajā vienībā to testu. Man tur bija arī pulsa zonas. Laktāta arī interesanti bija, kā man izdevās. Man likās, ka man būs tās zonas tālāk, bet man viss nebija. Es taisīju uz tā airētāju. Man bija no 2,10 līdz 2,30 zona 4. Un no 1,50 līdz 2 tā zona 4. Zona 4. Otrā bija maigā. Trešā ir tā aerobā. Otrā ir tā. Otrā aerobā, trešā ir. Tā vidū, trešā ir vidējā. Ceturtā ir sliekšana. Ceturtā tu esi tajā, tur, kur varbūt nevajag tik ilgi būt. Jo man izrādās sirds ir bieza. Un man ir tajā līmenī, kad tūlīt būs pa daudz. Man ir 1 centimetrs pa daudz būs. Tas nav labi, ka bieza. Es esmu bieži tajā zonā, kas ir 4, jo tajā crossfitā man ir ilgi, intensīvi un gari. Tajā zona 4 treniņi. Tad tev faktiski vajadzētu fokusēties uz to, lai tev drīzāk ir mierīgie, garie treniņi. Viņi teica, likt iekšā skriešanu, paskriet stundiņu, 2. Bet tur 120 pulsā ne augstāk. Tajā zona 4. Tad tipināšana. Zona 4. Nē, 120 tas jau ir zemās zonas. Tas man jau ir tā, es esmu parādījuši, man pat ir bildi. Tā man ir tā zona. Jo man miegā arī puls ir 38, 37. Kur var redzēt. Mana zona ir. Man ir no 120. No 120. Nē, 116 līdz 134 ir mana zona 2. Pulsā. Par to es biju domājis, par otro nevis ceturto. Otro. Un tas ir tas, kur tev būtu jātaisa. Puls 120. Jā. Tas būtu visveselīgākais, tie saucamie sirds vitamīni, kā reizēm saka. Jā. Tas laikam viss. Okay. Izrādās, man daudz tauku. 18% tauku. Tas nav daudz, tikpat cik man. Es neuzskatu, ka man ir daudz. Man liekas daudz. Man liekas, es līnu, neesmu tik taukains. Tas nav daudz, tas ir normāli. Tas ir tā normāli. Tur, ja jau tevi tur zem tur 15 un tam līdzīgi, tas jau tāds rītīgi fita 6-pak, un tas nav 6-pak. Man ir 6-pak. Mēs pēc tam novilksim laiku, Arturs man pārbaudīs. 6-paka, nevis pareizā gaismā un ēnā 6-paka. Mēs pēc tam parādīsim. Man liekas, ka normāli presīt izstādi. Nē, ok, es taču nezinu. Es tam parādīšu. Kā tu tiec galā projektiem, kas prasa ilgtermiņa apņemšanos, teiksim, tādu struktūru, pacietību? Jādara. Daru, visu laiku, non-stop daru. Tas jau tā kā rekomandas NJ Media, kas sākās. Tas jau pat neesmu to pametis malā. Tas ir vēl joprojām 6 gadi vai 5, 6 gadi.
tikai nomainījās nosaukums, mēs tikai darām, un vien to pašu darām, cenšamies labāk. Nav nekādas problēmas, teiksim, tur nesaskat nekāds izaicinājums tur. Nesaskat izaicinājums tad, kad, piemēram, tev kādu periodu neiet veiksmīgāk rezultātu ziņā, un tev mēdz būt tendence skatīties uz citām iespējām. Un tad domāt, ka citur ir zāle zaļāka, kaut gan viņi iespējams nav. Varbūt pat sliktāk ir. Tā ir tāda tendence man bijusi, kaut ko tur lēkāt, mētāties, domāt, bet es arvien vairāk saprotu, ka tas ir pilnīgs muļķības. Un tev jādara tas, ko tu dari ļoti labi, vienkārši darīt vēl labāk. Tieši to pašu, ko tu dari. Un vairāk, labāk un vairāk. Okay. Kas tev palīdz saņemties pēc, teiksim, tādām grūtām dienām vai periodiem? Kas strādā, kas nē, ko tu esi mēģinājis? Man ļoti palīdz salīdzināt lietas. Es arī pagājušajā nedēļā salīdzināju lietas, jo tā uzdevu savu jautājumu. Jā, rezultāts man apmienošs. Neesmu priecīgs par to. Ir kā ir. Ir kaut kāds lielāks izaicinājums, bet esmu dzīvs. Neesmu nomiris. Ja man jau izgrieza arī. Man bija tāda situācija, ka es nomiru. Es ar mocu nokritu, zaudēju daudz asins, un man bija iekšā asiņošana. Un pēc tam man pēc slimnīcas, labi, ka aizved draugu uz slimnīcu un ātri izgrieza orgānu liesu. Jā, tas man bija tāds, un es domāju, es esmu dzīvs. Esmu dzīvs, meita vesela, man ir meitiņa. Man patīk ļoti, es neesmu patīk, bet es esmu redzējis daudzas filmas, seriālus, kur, piemēram, pazūd bērniņi vai arī nomirst bērniņi. Un tad vienkārši salīdzinu to ar tavu esošo problēmu, kas ir, man tagad nav nauda, tur, lai visu samaksātu, man tur ir stress par to. Kaut gan, iznākums tam visam ir kāds. Vienkārši jādara, jāturpina darīt. Izgāžās tie, kas padodas. Right? Vienkārši nepadodies, turpina darīt. Paklausies, Donalda Trumpa stāstu, citus stāstus, kuriem ir bijis mīnusā miljardi. Es atceros to Donalda Trumpa stāstu, ka viņš tur bija gājis laikam kopā ar savu vienu no meitām, un tajā brīdī viņam bija kaut kādi 400 vai cik tur miljonu parāds. Jā, iedomājos. Un viņš bija stāstījis, gāja ar savu meitu pa ielu, un tur bezpajumtnieks lūdzu maizi vai kaut kādu naudiņu. Viņš tai meitai teica, iedomājies, šis vīrietis šobrīd ir 400 miljonu bagātāks nekā es. Jā, iedomājies. Tu salīdzini, tur savu problēmu ar kaut ko tādu. Vai arī tu salīdzini sevi ar kādu, varbūt, kuram Āfrikā problēma ir ūdeni dabūt vai, nav kur gulēt. Es esmu redzējis to, es esmu bijis Āfrikā, es esmu redzējis, es saprotu, kas tas ir, un tas ir slampa, es esmu redzējis, un tur kosmos tas ir. Es Kenijā, es atceros, ka mēs braucām caur vienu tādu tirgu, un jo bija tā, ka mēs Kenijā, mēs bijām Mombasā, un Mombasā tur sanāk pašu Mombas pilsētu no tā dienvidu krasta, kur ir tāds Dajani Beach un tāds vairāk kurortveidīgais, tur atdala tāds kanāls. Un pār tam kanālam ir iespējams tikt arī tikai ar tādu prāmi, kur tas prāms piestāja pie tāda neliela tirdziņu. Mēs nodevām nomas mašīnu, atpakaļ taksi atbraucam līdz tam kanālam, tas taksis saka, es jūs tālāk nekur nevar aizvest. Jums pašiem jākāp uz tā kuģīšu, un tad jābrauc tālāk. Un es saku, kā mēs tālāk tur no tā tirgus kaut kur. Tur meklējot kaut kādu matatu ir tāda maza busiņa, vai tur, lai kaut kā atrodot. Mēs pārbraucam pāri, un tur bija šausmīgākā natūrā scēna, ko es biju redzējis. Tur tiešām mēs ejam caur tam tirgus, vienkārši viss skatās, mēs tur neiedaramies. Mēs esam divi balti vīrieši, pilnībā vietā, kur ir naturālākā, tā kā Kenijas, tāda visdrūmākā aina, ko tu vari iedomāties tajā tirgu. Tur bērni zem tādām restēm, pa tādiem dubļiem spēlējās, kaut kādas tur veci trauki tur mētājās, šausmīgi bija skatīties. Mušas lido, kaut kādas veci ēdieni, kaut kādas totālākās štruntus tur tirgo. Jā. Bet tu saproti vienu lietu? Tie cilvēki par mums ir laimīgāki. Stabili. Pētījumi ir par to. Vislaimīgākie cilvēki parasti ir no valstīm, kuras ir visnabadzīgākās un vissaulainākās, kā piemēram Āfrika. Vai viņi nav laimīgi, tāpēc, ka viņi nezina, kā var būt labāk? Es domāju, ka nē. Redz, tā laime jau subjektīvi ir, jo redz, mums ir iespēja tāda, ka mēs varam apsēsties un mēs varam, kā mēs tagad darām, tiešām atskatīties. Mēs varam objektīvi salīdzinot divas situācijas, un tad jau tev rodās tur tā laimes sajūta, ka tu sāc kļūt pateicīgs par kaut ko. Viņiem tā nav īsti. Viņi var būt pateicīgi, šodien es dabūju kaut ko apēst, vakar nē, un viņi to salīdzina. Es tev nepiekrītu. Es domāju, ka viņi ir tādā ziņā labākie. Jau tie, kam tur nav ko ēst. Kas tur pa ko? To man grūti komentēt, bet ir
pētījumi, kur salīdzina, kaut kādā veidā viņi noteikti objektīvi to salīdzina, kur tas tā ir parādījies. Bet, protams, saulēns vietas, jā, tas ir ļoti svarīgi nians, jā. Tas nav Krievijā, varbūt, kur augsts, un tur viss tu esi dubļos slēgt. Nē, tas ir saulēns. Indijā. Jā. Zini kā, dienas beigās jau, kas ir laime? Laime ir tad, kā tur saka, Tonijam Robinsam atceries, bija tas teiciens blueprint. Viņam ir tas blueprint, jeb tas, ka, ja tavas ekspektācijas, ja tava dzīve atbilst tam blueprintam. Un tavs blueprints, latviski sauc viņu par rasējumu. Katram cilvēkam galvā ir rasējums, kā mēs uzskatām, kā mūsu dzīvei vajadzētu būt. Un tad mēs salīdzinām esošo ar to vajadzīgo, un ja viss saskan, tu esi priecīgs, pateicīgs un laimīgs. Ja nesaskan, un tur nav nekāds sakars pat ar taviem objektīviem sasniegumiem, viņš stāstīja bez pieminot vārdu konkrētu stāstu par vienu sievieti, kurai bija aptuveni 40 gadu, un viņa bija Amerikā populāra dziedātāja, kas bija tur sasniegusi visādus topus, viņa bija nopelnījusi entos miljonus, viņai slava un apbrīns un sasnieguma nauda un viss, kas viņai varētu gribēties, bet totāli nožēlojami, totāli vienkārši nelaimīgi. Un tad pēc tās sarunas ar Toniju Robinsu viņi secināja, ka vienkārši viņas dzīve, viņa nekad nav gribējusi būt slavena dziedātāja. Viņai tas blueprints ir, ka viņai tur balta māja, tur 3 bērni, ģimene, meitas un viss, un viņai nekad īsti dzīve nav izdevies izveidot normālas attiecības, jo vienmēr tie vīrieši, kurus viņi ir piesaistījusi ar to savu slavu un to savu karjeru, ir bijuši tādi ar kaut kādām citām, teiksim, nešpatnām ambīcijām, kas vienmēr, tā sakot, nav izdevies. Un viņi to tīro, patieso ģimeniskumu tā arī nav sasniegusi un sagaidījusi. Viņi totāli nožēlojami, jo ir pienākuši 40 gadi, viņi saprot, ka viņas fertilitāte tur krītās katru brīdi, ja, un ka viņai nebūs visticamāk nekad tas vairāk mūžā. Tā kā Tā kā šajos gadījumos, protams, bet varbūt tas ir tas, ka vienkārši tur cilvēkam dzīvojot tādos rurālos apstākļos, tur kaut kādā lauka Indijā, tik tiešām, ka viņam tas uzskats, ko viņš sagaida no dzīves, ir stipri vienkāršāks, viņš ir vienkārši piepildāmāks un viņš vienkārši ir laimīgs par to maizi, ko viņš ēd, par to sauli, kas viņam ir, par ūdeni, par to ģimeni, to cilvēku, teiksim, grupu apkārt, kur mēs savukārt varbūt tās rietumu kultūrā, un es pieskaitīšu Latviju pie rietumu kultūras, tiekam naturāli zombēti ar rietumu filmām, seriāliem, sociāliem, un apmēram, ja tu neesi miljonārs, tu neesi nekas. Un tad, protams, būsim godīgi, kļūt par miljonāru ir nenormāli grūti. Tev jābūt ir labākam par 999 cilvēkiem no 1000. Tu zini Latvijas statistiku par uzņēmumiem? Es varu pastāstīt interesantu statistiku. Go ahead. Latvijā ir 100 plus 1000 uzņēmumu reģistrēti. Latvijā 1 no 12 uzņēmumiem sasniedz 1 miljonu gadu apgrozījumu. Un 1 no 90 sasniedz 10 miljonu apgrozījumu. Bet tas tikai apgrozījums. Jā, apgrozījums. Un 10 miljonu plus peļņa Latvijā pēc oficiāliem datiem ir 177 uzņēmumiem. Peļņa. Tas ir krūti, tas ir miljons mēnesī apmēram. Bet, ja Latvijā reģistrēt uzņēmumu, tas jau nenozīmē, ka pieder Latvijai. Jā. Pieder Latvijas iedzīvotājiem. Tas nav. Es domāju, ka tie lielākie no tiem tur tā skaitā arī droši vien valsts uzņēmumi. Tur ir Latvijas dzelzceļš un tam līdzīgi. Tur ir tāda rietumu investoru visādi uzņēmumi un tam līdzīgi. Interesanti, kā Kārums arī nepiedalās Latvijā. Tieši tā. Es saku, būtu interesanti droši vien redzēt statistiku, cik no Latvijā dzīvojošiem latviešiem piederošiem uzņēmumiem gadā nopelna vismaz 1 miljonu. Tā būtu interesanti. Bet miljons bija kaut kādi tūkstošiem. Es skatījos. Vienkārši man ir tas Lursovs nopirkts. Ja mēs tā kā esam viesus, mēs tur taisam background check. Tikai pārbaudam. Jā, bet tur bija 1000. Okay. Šāda statistika. Restīvi, ja tu gribi 10 miljonu uzņēmumu, no 90 uzņēmējiem, kas sāks, varbūt 1 sasniegs. Absolūti. Un tev jābūt ir par tiem pāriem labākam, lai tu nokļūtu tur, kur tu būtu. Jāizdara kaut kas vairāk, acīm redzot. Jā. Tas absolūti nav vienkārši. Es saprotu, ka tu šobrīd dzīvē, vai tu teiksi, ka tu esi tur, kur tu vēlies būt? Vai... Nē. Ko tu grasies mainīt? Lai būtu. Ko tu esi ieplānojis mainīt? Nevis tikai, lai būtu, kādi ir tavi, teiksim, plāni kaut kādā tuvākajam gadam un tuvākajai 3 gadai. Ko tu plāno mainīt savā dzīvē? Es plānoju mainīt, bet mans vēlmes un mērķis ir turpināt attīstīt to, ko es daru, un pāriet uz to, kad mēs klientiem palīdzam ar
ar šo vēl papildus risinājumu, kas nav tikai servis vai informācijas produkts. Tas ir mans mērķis. Tā kā ko ar papildus pakalpojumu? Nē, es gribu pateikt viņu par main pakalpojumu. Okay, tieši otrādi nofokusēties. Nu, jā, man ir tāds, varbūt tāds izmētāts dzīves stils, darot daudzas lietas, un jo es vairāk šīs daudzās lietas daru, tad bišķiņ pašķīst tas tā kā rezultāts. Nu, tā kā, zinies, mēģini tu 3 dažādus virzienus attīstīt, un dienas beigās tu nevienu neattīsti. Jo varbūt tev vienkārši okay, tā ir viena lieta, tad tu gribētu vairāk fokusēties. Vēl? Noteikti. Es gribētu vēl bērnus. Es gribētu 3 bērnus. Es gribētu dēlu, es gribētu vēl vienu meitu. Man būtu 3 bērni. Tā ir viens tikai. Starp citu, baigi interesanti. Pirms pāris nedēļām bija ASV. Bijām aizbraukuši, mēs palikām pāris dienas arī vienā ģimenē. Jo es studiju gadu Erasmusā pavadīju Vācijā. Es arī? Kurā pilsētā? Lībekā. Es biju Bēmenē. Un tas arī tas gals ir. Starp citu, tā arī ziemeļpuse. Mēs no vienas vietas, Erasmusā turpat. Tev uzvārds ir Jansons, man mammai bija uzvārds Jansons pirms precēšanās. Jansone viņa ir. Wow. Bet viņa no Cēs Valmieras Smiltens no tās puses. Interesanti. Es taisīju to My Heritage. Nā. Moši tu kaut kur esi, vai mašais radinieki? Maybe, pa mācu līniju. Kaut kādi jau noteikti. Who knows. Ok, tātad, ko es gribēju stāstīt, tad mēs bijām tajā Erasmusā, un es sapazinos toreiz ar amerikāņiem, kas bija Erasmusā. Okay. Un mēs toreiz palikām labā kontaktā. Viņi palika, man liekas, pat ilgāk nekā mēs tie vācijām. Viņi uz Latviju arī atbrauca ciemos, un mums bija super interesanti. Pēc tam vēlāk bija tas, ka vienam no tiem amerikāņiem viņš apprecējās ar sievieti, kur bija profesionāli basketbolisti, un viņi nospēlēja kaut kādu tur sezonu Amerikā, tad viņi pēc tam sezonu Polijā nospēlēja profesionāli un sezonu Zviedrijā. Un tā, ka viņi toreiz Zviedrijā spēlēja, mēs vēl Zviedrijā satikāmies. Es man liekas, tajā laikā dzīvoju Tenerifē. Es aizbraucu uz Stokholmu, jo mēs pēc tam tur braucām tālāk uz Oru, uz kalniem slēpot. Un tur mēs vēlreiz satikāmies tikai viņiem visiem. Bet tas pēdējo reizi bija, ja nemaldos, pirms 13 gadiem. Un es 13 gadus viņus nebiju redzējis. Un viņi bija tagad, tur atkal pārvākušies atpakaļ uz Ameriku un uz Viskonsinu štatu. Tas nedaudz tur virs Čikāgas. Un viņiem tur liela māja un liela ģimene, 5 bērni. 5 bērni, un mēs padzīvojam pāris dienas, un es biju savu vecāko dēlu, kuram 9,5 gadi ir, gandrīz 10, paņēmis līdzi, un tam vienkārši tam bija nereāli tik kruts laiks, vienkārši viņam tā patika. Viņš ir visu kaut kur dzīvē bijis. Viņš ir tur apceļos kaut kāds 11 valsts, 4 kontinents, bet šos viņam bija mīļākais brauciens, jo tur viņš vienkārši tiem bērniem kopā varēja ritīgi izārdīties. Un tagad pats labākais, ko vēl mēs izdarījām, tas bija tev amerikāņu ideja. Viņi saka, viņi iet nelielā tur tā kā, lauku skolā nosacīt. Viņi saka, vai paņemsim viņu uz skolu līdzi. Es saku, ideāli, tas ir kas kāds skolnieku brīvlaiks. Mēs liekam savam bērnam skolnieku brīvlaikā iet uz skolu, bet Amerikā. Un par cik viņš perfekti runā angliski, puika. No visiem YouTube'iem un pārējiem. Jā. Viņš pat ar saviem skolas biedriem, klases biedriem es dzirdu. Viņi sarunājās angliski savā starpā pārsvarā. Viņiem skolā aizliedz starp skolu tev uzreiz tur, jārunā latviski ir. Bet viņi, es dzirdu, no viņi spēlē datorspēles, viņi uzliek WhatsApp, tur grupā sazvanās, spēlē datorspēles un viss notiekās, visas sarunas angliski. Un es arī ilgi domāju, kāpēc angliski izrādās. Tāpēc, ka viņiem vienkārši tas vārdu krājums no tiem spēles kaut kādiem konkrētiem, tiem datoru, teiksim, konkrētiem terminiem izveidos angliski, lai viņiem jāmaisās visu laiku Latvijas angliski, un vienkārši runā angliski. Lūk, viņi aizbrauc un vienkārši tur izspēles, aizgāja uz skolu, viņš tur matemātikā tur labākais ir bijis, viņš ir baigais matemātiķis mums. Un vienkārši the best time. Un man tādā brīdī arī vienkārši tā skatās, man ir 2 bērni, varbūt 5, ne, jo bišķiņ hardcores, bet mums 3 varētu. Vai ne? Un tev bišķiņ vairāk tā kā laiks, kā man ir... Man ir 40. gads šobrīd, jo man ir mazliet jaunāka, nav apaļ 40, ir 40. gads. Tagad ir 40. gads, un tāds moments tā kā vajadzētu nofinalizēties. Man sieva ir vecāka nekā es. Ok. Jā. Mums jau man jāsteidzās. Tev jau nē, parasti sievietēm bioloģiskais pulkstenis vairāk. Bet es gribētu tā, kad ir, Bet gribās jau, ka tev ir tā enerģija un tas viss. Jā, protams, man ir brālis. Viņam ir 13 gadu mazāk nekā man. Tad baigi atšķirīgi. Un tikai tagad mums ir tāds rītīgi foršs attiecības. Viņš jau nāk uz sporta zāli. Baigi grūti, man liekas, ka tik liela tas starpības. Vai labāk, kad tuvāk. Tā kā 3 bērni, attīstīt biznesu. Jā, tas. Dzīvot Latvijā. Zini kā,
es arvien vairāk, es īstenībā vakar skatījos tieši par šo te lietu. Par klimata ietekmi, par skābekļa ietekmi, par vides ietekmi. Jo mums tagad īstenībā pēdējās 3 dienas, man liekas, vispār saule pat nav. Viņš nav saule. Bet nav augsts arī. Jā, bet nav saule. Es esmu saule taču neredzu. Jā, es ir dūma. Es nezinu, kas tas ir tā kā smogs. Bet es par to vairāk domāju, ka tas noteikti būtu foršāk pabūt tur, kur ir saulaināk, ja tev tas darbs ļauj to izdarīt. Man varbūt šobrīd es teiktu, varbūt viņš tā neļauj. Bet tu attālināt nevar strādāt? Es noteikti, ka varētu, bet man šobrīd tas kaut kā, es tur tā neesmu tik fleksibli. Kāpēc? Kas tev jādara fiziski? Ir tev fiziski jāsaka, tā kā tikšanās face to face? Nē, tikšanās. Kāpēc tev jābūt? Es esmu tāds vadītājs savā uzņēmumā. Loģiski. Tas ir viens, un bišķiņ tas saturs arī bišķi piesiets, tā, ka mēs filmējam. Sorry par domas, varbūt izjaukšanu, bet tu esi tā kā vienīgais īpašnieks, jo visur vairāk līdzīpašnieks. Tu esi vienīgais īpašnieks. Jā. Un tad tava komanda ir tavi darbinieki. Vai jums ir kaut kāda savādāka veida līguma? Jā, un mums ir arī praktikanti, bet pārējie visi ir darba līgums. Okay. Jā. Ir arī kaut kādi, piemēram, mans brālis ir honorāra līgums. Mans brālis strādā. Jā, bet līdzīpašnieki nav neviens cits. Nē. Mums ir uzņēmums, tas Blackbox saturs. Tur es esmu kopā ar Matīs. Bet tas jau mums ir tāds. Tas ir kaut kas cits. Tas nav saistīts ar to tavu pamatpakalpojumu. Jā, tas noteikti nav saistīts. Cik tev ir šobrīd darbinieki, ieskaitot honorāru līgumu vispārējos? 11? Jā. Tur ir diezgan ko menedžēt. Tev viegli ir, teiksim, atlaist cilvēkus? Ne. Es tikko atlaidu programmētāju 1-3 nedēļām, kas atnāca. Dievs, tik grūti bija. Es palieku labāk, Okay. Jo man ir tā sajūta, vismaz vēsturiski bijusi sajūta, ka es esmu pie tā vainīgs. Ja man kāds ir jāatlaiž, es esmu vainīgs, ka viņiem nesanāk. Es esmu vainīgs, ka tev nav rezultātu. Man tā iepriekš bija ļoti izteikta tāda nostāja. Tagad es sāku saprast, ka nevis es esmu vainīgs, bet vienkārši šī nav īstā vieta tev, un tu šeit vienkārši neperformē, un tev vienkārši jāiet tālāk. Un man ir jāspēj tev palīdzēt iet tālāk. Jo šī nav tā vieta, kur tev būt. Tā ir taisnība. Varbūt tas nevis šī nav, bet varbūt tas cilvēks nav vēl vispār tik tālu, lai varbūt tas cilvēkam ir nepieciešams nedaudz tā objektīvā kritika, lai viņš savā prasmēs kaut ko iemācītos, lai viņš savā attieksmē kaut ko izmainītu un lai kļūtu labāks vispār, lai augtu savā personībā. Vai pat pasakot viņam, šī nav tava darba, vai tā apmēram, nē, ar tevi viss ir kārtībā. Vienkārši, it's not you, it's me. Zini kā, tas neesi tu, tas esmu es. Bet man tas palīdz. Un tu tā kā noņem atbildību no sevis. Bišķiņ, varbūt arī. Es biju pie tāda Kaspara vadītāja skolas trenera. Man bija brāli problēma to izdarīt. Man vienkārši bail, un es to nevaru, un tu tāds, Dievs. Un man patīk tiešām tā ideja, ka viņš man teica, Niku, šiem cilvēkiem tev ir jāpalīdz viņiem lidot tālāk. Okay. Šis putniņš te varbūt nav tik labi. Jo īstenībā ņemot vērā to, ka man ir bijuši daudz kolēģi, arī ietprom kolēģi, mums ir, kā tur daļa mūsu biznesā ir, kur mēs zvanām kontaktiem. Tur cilvēkiem ātri nogurst. Kur visu laiku non-stop tu zvani. 100-200 zvans dienā, visu laiku zvani, tur diezgan liela rotācija mums ir. Varētu būt vidējā palikšana kaut gadu, varbūt. Es nezinu. Viņi paši iet prom pēc tam? Jā, viņi sagurst, un viņiem tas ir tāds, tas ir tā kā zvanu centrs. Es esmu strādājis zvanu centrā. Tas nav vienkārši. Tas ir tāds, tas ir svarīgs darbiņš, jo, ja padomā, visiem biznesiem pārdošana ir galvenā lieta, svarīgs darbiņš, bet tur nav tik ilgi nepaliek cilvēki tajā vietā. Okay. Tad pazud doma. Varbūt tās viss kārtībā, es tur domu. Varbūt tās, vai nav tā, ka tu vienkārši dziļi sirdī tāds lāga cilvēks esi? Es domāju, ka jā. Kurš vēlās patikt cilvēkiem? Jā, un es cenšos būt labs cilvēks. Un cenšos... Ko tev nozīmē labs cilvēks? Ko nozīmē labs cilvēks? Laikam jau, kad svarīga lieta, manuprāt, ir darīt to, ko tu esi apsolījis, izdarīt to, ko tu saki. Man nevienmēr sanāk, jo es daudz runāju, kā tu pats teici, un arī tā ir patiesība, ka es daudz runāju. Man ir daudz ambīcijas, daudz vēlmes, un es par tām vēlmēm bieži vien publiski runāju, un man, ja nesanāk viņas, tad citreiz man ir pārmetumi par to, bet es par to nebežājos. Tā vienkārši ir, lai ir. Jā, labs cilvēks. Saka, izdara.
Un, man liekas, zini, kas ir labs? Man liekas, kāds tev ir nodoms? Varbūt grūti tā pateikt, bet kas ir tavs nodoms? Ko tu gribi? Piemēram, godīgi sakot, es gribu, lai man ir daudz naudas. Es gribu. Man ir nodoms tāds, lai es dabūtu daudz naudas. Lūdzu? Ko tev dos daudz naudas? Daudz naudas dod tādu, tā kā es gribu drošības sajūtu savai ģimenei, es gribu drošības sajūtu saviem kolēģiem, un es gribu drošības sajūtu saviem klientiem, jo tad vienkārši iespēja lielākā būt un palīdzēt un būt liederīgākā. Tev šobrīd ir nedrošības sajūta, teiksim, savai ģimenei kaut kādā brīdī bijusi? Jā. Okay. Nu jā, ka tev neiet tik labi, ka tu sāc tur panikā krist, ka tev tāds, tur nav, tā ir, jā. Jā. Jo saka, ka nauda it kā dod lielāku izvēles brīvību, viennozīmīgi. Man zin kā, tas tāds vienkārši, drošība. Man tā tendence, tā kā tu līdzi jau pareizi teici, man ir tāda tendence, man kādreiz nekad nebija tur finanses pašam personīgi, tā kā vispār nebija, tur viss tāds ļoti skrupulos, tu dzīvo, un tur izdzīvot ar 500 eiro mēnesī chill. Tā kā tu vari. Tev tur mamma palīdz. Bet tagad tev ir atbildības. Tagad ir atbildības, tagad ir, tur... daudz atbildības, vairāk. Ne jau tikai par savu, bet par visiem pārējiem cilvēkiem. Kolēģiem. Man ir tāda izvēle. Tu samaksā valstī nodokļus vai tad maksā algas. Kas man es, protams, rūpēšos par saviem kolēģiem. Primāri. Un pēc tam es par to. Zini, kā, iedošu piemēru. Es nezinu, tev tā kādreiz dzīvēs bijis, bet man tā ir bijis arī iepriekš, un tad atkal tā ir. Kā? Ka tev ir parāds valstī. Nav nekad bijis, jā. Man ir bijis. Man ir stipri savādāka pieeja vienkārši biznesam. Kad es skatos uz biznesu, es uz viņu skatos kā uz spēli ar konkrētiem noteikumiem. Pieņemsim, ja tu spēlē ričuraču, tad tu skaidrs tas, ka kauliņā ir 6 cipari. Ja tev tur met ar 2 uzreiz, tad tur maksimāli 12. Es nekad neparedzēšu 13 kustību gājienu, jo es saprotu, ka tas fiziski nav iespējams. Vai tieši otrādi, es saprotu, ka es nevaru iet tur pa labi, pa kreisi, ir tikai viens ceļš. Ir vienmēr katrā lietā kaut kā noteikuma, un es biznesā saprotu, ka tad, kad taisam biznesu, ka vienmēr viens no noteikumiem būs, ka tik un tik biznesu taisīt Latvijā maksā tik un tik, ja ar tādiem nodokļiem jārēķinās. Un es vienmēr to darīšu ar milzīgu rezervi, jebko, lai vienmēr nenonāktu tajā situācijā, ka tev varētu kaut kam no tā pietrūkt. Es no tā riskēju, es viennozīmīgi no tā riskēju krietni mazāk, kas nozīmē, ka es visticamāk, ja es vairāk būtu riskējis dažādās jomās, iespējams būtu izaudzis daudz vairāk. Jā. Iedošu piemēram, es piekrītu tam, ko tu saki, viss makes total sense. Man vienkārši tā, ir žetoni, un man ir iespējas, ko es daru. Piemēram, lai kontekstam es taisu šo te software produktu. 100 plus 1000. Jau ielikt. Un tiek likti vēl. Man ir vienkārši žetoni. Un es daru to, lai tas dzīvo, lai tas turpina eksistēt, kur nākotnē tur būs lielāka pievienotā vērtība, un viņš būs. Tāpēc man ir žetoni. Nav tikai viena lieta, tā varbūt ir problēma. Ka tev tur bišķi mainās. Bet redz, tu iztērē visu to žetonus, es parasti pušu žetonus, un mēs nelieku tajā spēlē iekšā. Jā, bet tev ir situācija, ka tev ir paredzētie ienākumi, un viņi pēkšņi nav. Došu tev piemēru. Tev, piemēram, ir Black Fridays, tev neatnāk preci. Pagājušajā gadā bija. Neatnāk. Pagājušajā gadā bija. Tu nevarēji to ietekmēt. Mēs pagājušajā gadā mums bija gadījums, kad mūsu ražošanas partija uzkārās uz kaut kādu Suecas kanāla problēmas toreiz un iebrauca Rotterdamā aptuveni 10. decembrī, kad sākās pirms Ziemassvētku zapāras. Un tur viņi nostāvēja vienkārši. Mēs nedabūjām konteineru no Rotterdamas ārā mēnesi. Un tas bija 6. decembrī, nevis 10. Mēs viņu dabūjām ārā no Rotterdamas tikai 6. janvārī. Un mums bija mēneša beigās, februāra beigās bija Black Friday, bija kaudz ar pasūtījumiem. Mēs bijām rēķinājušies, ka viņi ar nedēļas nobīdi, viņi beigās ar nedēļas un 1 mēnešu nobīdi bija. Mēs dabūjām cilvēkiem sadot papildus atlaides, mēs zaudējām ļoti daudz klientu, paprasīja refundus. Un viss tikai tāpēc, pat ne manas vainas dēļ, mēs partiju uzsākām ražot vasaras sākumā. Pie visiem normāliem aprēķiniem mums vajadzēja būt pilnai noliktavai oktobra sākumā. Bet tur kaut kas aizkārās, pēc tam kuģis vēl nāca. Un kuģis, teiksim, kad viņš iet caur Suecas kanālu, var apstīties kartē, tas ir tur pie Ēģiptes.
tad viņam tas ceļš uz Eiropu krietni ātrāks. Par cik Suecas kanāls bija ciet, jo tur kaut kāda politiskās nesaskaņas, kuģis nāca apkārt visai Āfrikai. Tas ir papildu 1,5 mēnesis klāt. Un tas izsita no ritma, līdz ar to ieradās 1,5 mēnesi pa vēlu, ieradās tad, kad sākās Ziemassvētku par un viss. Un kāda mācība no tā? Ka vienkārši atkal, kā es teicu, pusžetoni jānoliek malā. Mēs vienkārši saražojam daudz vairāk, mēs saražojam ātrāk, mēs paredzējām visus iespējamos tur šādu veidu scenārijus, kas varētu aizkavēt, un rezultātā mēs, teiksim, 2 mēnešus pirms jau Black Friday mēs esam 100% uzstakot. Ko tas prasīja? Tas prasīja atkal ieguldījums. Ieguldījumi lielākoties nāca no tā, ka mēs neņēmām ārā pagājušā gada peļņas, vienkārši visus laiku reinvestējam. Jo problēma ir tā, ka tu pārdod digitālu pakalpojumu, tev ir savs resurss, kas tev jāpalielina, tavs darbinieku skaits primāri. Jo tev ir cilvēki, kas sniedz pakalpojumus. Un līdz ar to es nevaru tev nekādā veidā pārmest, Nik, ja tev, teiksim, tur tādi tik svaidīgi tie apgrozījumi, kāpēc tev vajag tik daudz darbinieks? Tas ir tavs galvenais resurss. Pārdošanā ļoti bieži, ja tu pārdod fizisku produktu, viens no galvenajiem resursiem, līdz cik smieklīgi tas skan, ir prece. Augot apgrozījumiem, tev ir nepieciešama arvien vairāk prece. Jo tu jau nevari vienkārši nokopēt vai vēl kaut kas. Tev ir nepieciešams un katru reizi paplašināt to atlikumu reizēm prasa milzīgākos ieguldījumus. Katrs ir savādāks. Katram ir absolūti savs joms. Es arī necenšos spēlēt šo spēli super piesardzīgi. Es arī apzinos to. Un tāpēc arī ir stress dēļ tā, ka tu nespēlē viņu tik piesardzīgi. Varbūt tās ņemot vērā, tev tagad ir cik 30? Visiem līdz ar 31 vai 30. Tev ir 31 vai 30. Tu pats nezini, mēs aizies mājās, paskatīsies pasē, tad uzzinās. Es domāju, ka varbūt tās visas savā tajā periodā, kad tev 20 visi tie gadi, ka tas pat ir ok, ka tev ir jāriskē. Jo kāda tad, ja ne tad? Vienkārši varbūt tās ir, katrs cilvēks, kurā savā dzīves posmā paskatās, ok, tas mans dzīves posms ir garām, šeit man nedaudz jāpamaina noteikumi, šeit man jāspēlē mazliet savādāk, jo tev galā taču izveidojas jau citas spējas, citas pieredzes, citas kontakti, citas, teiksim, ātrāk, teiksim, tu vari tikt galā ar kaut kādām problēmām, kas agrāk tur sagādāja kaut kāds baigās galvas sāpes. Cits skill, līdz ar to varbūt tas arī risks nepieciešams pat mazāk. Tas tā es te fantazēju. Kādas ir tavs superspējas? Es varētu tev pamest kaut ko, bet tā ir kreativitāte, intuīcija, ideja ģenerēšana, spēja pielāgoties. Man liekas, man ir laba spēja no idejas realizēt ātri. Dabūt viņu gaisā, palaist, izdarīt ātri. Hiperfokus. Jā, ātri. Vienkārši nebūt lēnam, ātri rēģēt, un vēl man ir tendence kaut ko sadzirdēt, saprast, un tad reāli ātri pielietot to. Tā savā ikdienā, vai pamēģināt vienkārši kaut vai pamēģināt. Tur man diezgan, es teiktu, tā ir ļoti tāda vērtīga prasme. Spēja pieņemt lēmumus tev ir. Jā, ka tu vari pieņemt lēmumu. Tas, starp citu, tā nav, ka kāds spējas var pieņemt lēmumu. Jo augstāks riska līmenis, es esmu redzējis gadījums, kad cilvēki mēnešiem nevar pieņemt lēmumu. Jā. Un, jo tāpēc, protams, ja tev jāizvēlas, tu vilks zilu vai zaļu kleitu, un tas nav baigi grūtais lēmums. Kaut gan, te man oponēs ļoti daudz sievietes, tu nezini, kā tas ir, ja? Un tur stundām nevar izvēlēties, vai tu vari ēst brokasīs, tur putru vai olas vai ko. Jā. Bet tik tiešām, kad iet runa par teiksim, labi, neteiksim miljoniem, kaut kādiem tūkstošiem, 100 tūkstošiem, kas skar vairākus grupas darbinieks, klients, sadarbības partners, lēmumu, grūtu lietu, un es vienkārši jūtu, ka tev ir tas, ka tu vari tā kā let's do it. Tikko ienāca vēl viena lieta, bet tas ir, man liekas, daudziem vīriešiem raksturīgi. Tev ir spēja neatkarīgi no tā, kā tu jūties, darīt, kas jāizdara. Disciplīna. Un, manuprāt, daudziem džekiem, vismaz, ko es esmu runājis ar draugiem, ļoti ietekmē ģimenes dzīve, savu emocionālo veselību, bet neskatoties uz to, tāpat dienas beigās pārsvarā džeki tāpat izdarīs, kas jāizdara. Viņi tāpat ies uz darbu, tāpat piecelsies, tāpat ieradīsies, tāpat darīs, neatkarīgi no tā, kā viņi jūtās. Kaut gan bieži vien, varbūt pretējā dzimuma dāmām, tas ir daudz emocionālāk, viņas tad nevarēs tā. Bet, tas mums džekiem, bet tas var vairāk. Ne jau ik viena meitene tā nevar, bet tas vienkārši tāda vispārīgi varētu būt. Izteiktāks. Tev vēl tādi daži dziļi filozofiski jautājumi ir. Kas ir tas, ko tu klusībā cerēsi, lai cilvēki par tevi saprastu, bet pats tu reti, kad spēj to pateikt skaļi? Kaut kas tāds,
ko tu tā kā gribētu, lai cilvēki paši saprast, jo tev pašam grūti to pateikt skaļi ir. Lai cilvēki viņš pastāst to Niku, tā, mēs tev saprotam, Nik, tā, man tas nebija jāpasaka. Tas jocīgs idejas nāk prātā. Saka, kas pirmais? Tas varbūt nav tādā kontekstā. Es gribu, lai cilvēki novērtē, ko es daru, un nemētājās ar vārdiem, kuri nav patiesi. Man ļoti sirdī sāp, kur man kāds raksta, atkal, es saprotu situācijas, kur varbūt mans pārdevējs kādam pārdod, pasaka kaut ko. Es nezinu. Kaut ko varbūt pasaka, kaut ko ne tādu vārdu lieto. Ja? Un tad mani pārmet par, piemēram, tādi, man liekas, sāpīgi tie vārdi. Tev saka, tu esi krāpnieks. Ko es esmu krāpnieks? Kāds krāpnieks? Tu nopērci pakalpojumu, tiec pielaist platformā, kur tev rādīja platformu, stāstīja platformu. Tas ir infoprodukts. Ja? Tev mūsu cilvēki zvana, runā, tiekās, taisa reklāmas. Tas ir. Es nevaru garantēt, ka tu būsi miljonārs, bet neviens nevar. Neviens nesola to jobantu. Es pat zinu, ka jums ir tā, par cik mēs esam sadarbojušies citā projektā, ka jums ir tā, ka jūs dodat parakstīt bez mazai līgumu, jeb apņemšanos no klienta puses, ka klients pats arī apņemās darīt maksimāli, lai tas projekts izdotos, ka lai viņš tā kā nesabotētu viņu. Jā. Ka jūs pat to darat. Bet tas tāpat nepalīdz. Okay. Tas ir vienkārši. Zin kā, man liekas, piemēram, vārds krāpnieks. Kas ir krāpnieks? Krāpnieks ir, ka tev saka melus, un no tevis tiešām izzog naudu. Absolūti. Jā, bet mēs neko nezogam. Cilvēki paši maksā, ka viņi redz, ko viņi pērk. Tas, ka citreiz varbūt tā ekspektācija, ka tev tur būs baigi ātri, viss, bet, diemžēl, nenotiek tik ātri. Tā mēdz notikt. Tas ir, nezinu, tā kā, jeb ar ko tā būs. Tiešām mēs strādājam kopā, bet tas bija citā vienā. Ar Vēles projektu tas bija saistīts. Tu jau redzi, tas ir tas, ko mēs darām, un iedomājies, tev saka par to, tādus vārdus, tas tāda, žoska. Tā ir tāda lieta, ko es gribētu, lai nav. Un es pie tā strādāšu, lai nav. Un es strādāju pie tā. Piemēram, es palielināju 3 reizes cilvēku skaitu, kas strādā ar klientiem, lai vēl vairāk varētu nodrošināt to, ka mūsu, varbūt, vēsturiski tāda liela problēma bijusi ir komunikācijas ātrums, varbūt nespēja, bet komunikācijas ātrums. Jo vienkārši tas pārdošanas ir ļoti laba. Mēs spējam un esam. Tu vienkārši daudz, varbūt pa daudz pārdodam, un tad netiek galā. Bet tā es esmu piestrādājis. Tagad tas īstenībā ir sapratu, kāpēc tu nevari attālināt strādāt. Tev diezgan liela komanda, kas tev jāvada. Tev jābūt personīgi uz vietas. Protams, bet tas ir atkal tāds, tīri. Varbūt, kā man citi mentori teikuši, kādi tev cilvēki tur ir. Kāpēc viņi nevar būt pats tā? Varbūt ne. Jā. Var, protams, katru cilvēku tu vari izdarīt, bet tas prasa ļoti daudz laika un tas prasa ļoti daudz trial and error, kā saka. Jā. Jau zinu to. Tu redzi, tas līdzīgi. Mēs bijām ciemos un redzēju. Absolūti. Kāda patiesība tev pašam par sevi ir likusi visvairāk sāpēt? Un tāda, kas arī pēc tam tev likusi visvairāk izaugt. Patiesība pašam par sevi, ko tu saprats, es tomēr esmu tāds, un tu savā ziņā kaut kā bišķi pārdzīvo par to, bet tad tu to pieņem. Kaut kā izaudz no tā. Ir viena konkrēta lieta. Es negribu savai sievai solīt to, ko es čist nevaru izdarīt. Kad es zinu, ka točna būs, un es cenšos ieturēt tādu disciplīnu. Un, ja es kādreiz kaut ko saku, tad es arī pasaku. Tagad es tā filozofēju, nekādi fakti tie nav, bet to man tāds sāp, jo es varbūt savai sievai ir pārnodarījis kaut kādiem šādām lietām. Tu, man liekas, esi diezgan liels tāds sapņotājs, un tev droši vien tajā haipā reizēm tu kā aizrauji līdzi tos cilvēkus, bet viņi jau nesaprot, ka tas ir vienkārši tas tavs process, ka tev šobrīd, tu strādā ar kaut kādu ideju galvā, un tas nav gatavs vienmēr. Un viņi tajā procesa vidū to dzird, un apmēram jau pieraksta. Jā, manai sieva līdzīgi, kā tu teici. Manai sieva līdzīgi, kā tu teici, ka tu visu atceries. Viņa arī atcerās vēl lietas, ko es nekad neatceros. Bet kaut gan mēs esam sarunājuši tā, ja kādreiz kaut ko vajag izdara, man jāieliek kalendārā. Tad es vienmēr saku, ja tu kaut ko gribi, lai es daru, ieliec man kalendārā. Lūdzu, ielikam kopā. Atnāc, pienāc, pasaka, es ieliku kalendārā, tad būs. Jo, ja man nav kalendāra, es mēdzu arī aizmirst. Kaut ko man pasaka, man tur jāpieskat bērniņš tajā dienā, un es tur kaut ko daru paralēli, un kaut ko tu man pasaki. Ja es nelieku kalendāru, es varu aizmirst. Tāda lieta ir. Ja nebūtu kalendārs, tad varbūt tās tu aizmirst. Ja nebūtu pulksteņas, varbūt tās kavētu.
gribētu dzīvot mūžīgi. Jā. Kāpēc? Tas ir interesants, man patīk. Tā viss ir forši, es nezinu, nereāli. Es gribētu, lai būtu mazāk kaut kādas problēmas veselībai. Piemēram, man darot to crossfit, man ir visu laiku kaut kādas problēmas. Visu laiku kaut kas notiek. Tur muguras sāp, tur tas savilts, hamstri, visu laiku. Es nezinu. Sagaidi 40, pēc 40 beidzās garantija. Tad tu redzēsi. Un tas ir nepatīkami. Man ir bijuši tā situācija, ka tu nevari izskatīt. Reāli tev fiziski ir grūti iztaisnīt. Vienkārši nesaprot no kā. Un tad ir dirsā. Kādreiz man tā nebija. Kad man bija 18, šīs tā nebija. Tas ir old age. Kaut kas tur ir. Paliek saviem trakāk. Sorry, vecīt. Paliekam vien sūdīgāk. Tas, ko es sapratu, ka to mobilitāti es trenēju. Un es jūtu, ka tas man palīdz. Ka es cenšos full mobilitāti, full pleci, full mugura. Tas ir labs. Bet gribētu dzīvot laiku. Tas būtu tik interesanti. Kādā ziņā interesanti. Iedomājies visi cilvēki, kurus tu pazītu, ar laiku nomirtu. Jā, tas ir bijis jauns. Ok, labi. Tas tā ir tikai viena no problēmām. Tā ir tikai viena no problēmām. Otra problēma tāda, tev nekas ar laiku vairāk nepārsteigtu. Tu visu būtu redzējis, visu būtu piedzīvojis. Tu domā? Nezinu. Nē, labi, protams, divas lietas pasaulē, divas lietas šajā vispār ir, visā būtībā ir bezgalīgas. Numur 1 ir visums, un numur 2 ir cilvēks stulbums. Un pa pirmo es neesmu pārliecināts, tā teica Einsteins. Jā. Un laikam ar to varētu vienmēr pārsteigt. Bet kaut kādā brīdī... Tas ir uz priekšu, un tu redz, kas notiek. Cik tālu? Bet reāli tālu. Jā, viss sīmo, mēs vispār tur viss kaut kas, mēs Marsā būsim, tur planētas braukāt varēsim. Bet vai nav tā, ka tu novērtē katru dzīves to posmu, katru dienu, katru procesu tikai tāpēc, ka viņš ir gaistošs, ka tu zini, ka tur tā dzīve beigsies, jo, ja tu paskaties, ir īpaši tiem dzīves posmiem, tur ir tā skola, tad tur tie 20. gadi, ka tu, ja tev viss dzīvē forši izdodas, tu tā kā mēģini jau saprast, ko tu varētu darīt, tu visnotaļ saproti, ko tu taču nevēlies darīt. Tas jau ir tāda liela uzvara, jo es negribu nevienam uzspiest, ka tagad 25 gados jāsaprot, ko tu visu dzīvi darīsi. Nē, bet ir forši, ja tu 25, 28, 29 gados vismaz saproti, ko tu tiešām negribi darīt. Ja? Jā. Un tad nākamajā posmā vajadzētu domāt tur kaut kādu, vai tu gribi ģimeni. Ja tu gribi, tad varbūt tās jāsāk pie tā domāt, taisīt. Es tev pilnīgi piekrītu. Īstumā, kad tu tā pateici, es tev piekrītu ļoti. Man ir, es 2 reizes gan pirmo reizi noslīgu, gan arī māma izvilka ārā, nesaprotu, ka es slīkstu. Tad es atceros, ka man bija tāds bēg, ka es reāli mirstu, es jūtu, ka es neizvilkšu. Tur būs viss dirsā, man izrāva no roku ārā tā. Es biju jau kritu. Es atceros to sajūtu, ka, ka tu grimsti un tu nesaproti, kas drausmīgi. Un tad ar to moci. Kad es reāli... Bet tu izslēdzies. Es izslēdzos, bet man bija reanimācijā, un pirms jau man griez, man prasīja. Tas jautājums bija tā, es vēl biju samaņā, un man prasa, mums vajag, lai tu paraksties, jo, ja tu neparakstīsies, mēs tev negriezīsim, tu nomirsi. Kaut kā tā, tur bišķi savādāk pateicu. Un tas man bija tāds, un es parakstu, un es braucu to palātu, un es jūtu. Tur kāds līzingus tavu vārdu paņem. Bet es braucu to palātu, un es jūtu, un es domāju, tā kā... Tas nav joks vairāk. Jo es, kad nokritu, es to tāds nevaru pakusties, tas viss kārtībā, kaut ko ievilkt, gaisu varu, viss fine. Bet tagad, kad tu esi tajā situācijā, tu saproti to, un tad bija tāds, dirsā, tu tā kā nereāli tu novērtē. Jo man tajā laikā bija meitiņai 4 mēneši. Vai 5. Tu tāds, saproti, ka nekad nesatiks viņu vairāk, ja domājas. Tagad par to domājot, pilnīgi tāds neomulīgi paliek. Kas ir svarīgākā lieta, par ko mēs šodien neesam parunājuši? Mums visiem, tev, man, arī citiem, vajag saprast, ka mums ir 3 fāzes – pagātne, tagadne un nākotne. Un daudziem mums vajag novērtēt tagadni, sapņot par nākotni un aizmirst par pagātni. Kāpēc aizmirst par pagātni? Tas, ka pagātne ir pagātne. Par viņu var atcerēties, pieminēt, bet tā ir pagātne. Jā, droši dzīve. Ok, es sapratu, nevajag dzīvot pagātnē. Jā, pagātni var izmantot kā rīku, kā mācību, tieši tā. Bet negremdēties viņā. Jā. Kas bija tagadni jādara? Jādzīvo tagadnē. Un jāsapņo par nākotni. Es tev interesantu faktu pateikšu par tagadni, pagātni, nākotni. Nākotne un pagātne neeksistē. Nākotne un pagātne nekad neeksistē. Visu laiku ir tikai un vienīgi tagadne. Nākotne un pagātne ir vienīgās 2 funkcijas, ko mūsu smadzenes savā ziņā spēj. Mūsu smadzenēm tikai
divas funkcijas, ja mēs tā pavisam prasti izsakoties, sakām. Atcerēties un fantazēt. Tā ir skaitā, protams, pārstrādāt informāciju, ko prefrontālais korteks dara. Es zinu, tur ir blā, 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 amigdala, tur regulē savukārt emocijas, nevis regulē, laiž savu cauri, un hipokampus uzkrāja atmiņas un tam līdzīgi, ja tiek pārstrādāts. To es visu saprotu, bet ja mēs tādā filozofiskā veidā paskatāmies, mēs varam atcerēties vai fantazēt par nākotni. Tas ir viss, ko smadzenes dara. Es ar savu apziņu var būt šeit klātesamībā, dzīvot to tagad un izbaudīt visu. Un vairāk mums vajadzētu būt tie, kas nav bijuši nekad uz kaut kādu sarunu, kur ir tiek ierakstīti vai ar mikrofonu. Vairāk pabūt tādās sarunās, un tad ar saviem tuvajiem pacensties tāpat parunāt. Šitos te jautājumus vienkārši pēc mazliet pierakstīt. Bet arī kādā kontekstā, mēs tev tagad. Mēs esam šeit un tagad. Viens ar otru. Tad jau vairs ne tagad. Cits moments jau ir. Tas jau pagāja. Akal šis moments. Bet esam šeit tagad. Zini, cik daudzi ģimenēs, arī man, kā jūs runājat? Šitā. Jā. Mums pie galda ir aizliegta telefona. Jā, bet pārstrādes. Es runāju par vispārīgi. Es domāju, ka tur ir žoska. Tādas sarunas un būt. Jā, veltīt vairāk laika viens otram. Klausies, es tev gribu teikt milzīgi paldies, ka ieradies. Man tev arī vēl neliela dāvana ir no Airify, no mūsu pasākumu un sponsoru šo atbalstu ir Airify. Šis būs nedaudz savādāks. Es zinu, tad, kad es biju pie tevis, es jau te uzdāvināju tos ikriem, tos masažierus, tāpēc tos tev nedošu vēl vienu. Es tev labāk iedošu Airify Kaper banku, kas ir dinamiskā, tā sakot, banka. Ko nozīmē dinamiskā banka? Tas nozīmē, zināt, tās bankas, ko liek uz muguras, kas vienkārši uz vakuumu ir. Jā? Viņi ir statika. Viņi vienkārši iesūdz tev un viss. Šai dinamiski uz laiku masē viņi ievelk, atkal palaiž vaļā, pavelk, viņi atbrīvo saspringts muskuļus, teiksim, uz pleciem, teiksim, uzlikt pēc garas darbdienas uz trapec, kaut kādas sāpīgās vietas, plecs, ārējais rotators, muguras lejas daļa, kas sāp. Muguras lejas daļa. Tur forši var uzlikt tur 10 minūtes katrā pusē un ideāli. Un pats labākais bonus, ka viņiem var ir medicīniskā kalibra sarkanā gaisma ir iekšā, tuvu infrasarkanā, kas nozīmē, ka viņi palīdz arī tā kā ātrāk sadziedēt tos zilumus, jo pēc bankošanas vienmēr paliek zilumi, kas ir normāli, tur mikrocirkulācija, jo kapilāri tiek sarauti, bet es domāju, ka tev noderēs. Paldies, tev liels. Tā. Es štāds lietoju īstenībā. Man pašam nepieder tāda. Liels tev paldies. Tagad piederēs. Let's go. Čau. Super.